Čau visiem! Šodien es esmu atbraucis pie Rudā sakarā ar to, ka viņam ir interesants hobijs. Nu, un tad pastāst, kas tu esi un ko tu dari. Čau visiem! Es esmu Rudais. Edgars, jā. Man ir uzņēmums kopā ar manu pārnieku. Saucās Golden Beard Customs. Un tad mēs divatā te kaut ko ķīlējam. Pārsvarā interjeras, bet arī eksterjeru arī. Jā, tā. Varbūt pastāst tagad par šito. Šis ir tavs autiņš. Kas tas ir pa marku modelis gads? Tā ir Scania 2005. gada izlaidums. Pirmā R sērija, V8 dzinējs, standarta 500 zirgspēku motors, bet tā ir uztaisīts uz 650. 1,8 miljonu noskrējiens viņai jau ir. Pa 20 gadiem bišķi sabraukts. Jā, mēs viņu nopirkām 2021. gadā, un viņai bija 1 730 000, un viņa bija pēdējos vairākus gadus vairāk stāvējusi nekā braukus. Tāpēc, ka ķūnēšanas procesā bija? Nē, viņa bija firmā, kur kādreiz viņa braukāja Norvēģiju, un tad pēc tam saimniekam vairs viņa nebija izdevīga, un viņš viņu izmantoja tikai, teiksim tā, kaut kādos mazos darbiņos, tur kaut kur aizbraukt, uzkrauties, izkrauties, un tad vienā brīdī viņš izdomāja, ka viņam viņa ir jāpārdod, un tad tā viss sagriezās, kad es ieraudzīju to sludinājumu. Jā, es pazvanīju, viņš teica, ka viņam ir viens pieteicies, un tas, kas bija pieteicies, tas ir mans draugs. Pauls Ozols. Tāds Pauls Ozols. Un viņš arī skatījās uz viņu, tad es viņam teicu, kad Pauļuk, es saku, dovai pabīdies, kad es gribu uztaisīt, jā, jo viņa bija laba bāze, teiksim, projekta auto, bija finanses, un tad, Zini kā, tagad tā mēs ieliksim pauzīt un ieliks bildi, lai redz, kā tā mašīna bija sākumā. Un tagad, pastāst, kas tā ir pa krāsa? Kāpēc tāda krāsas izvēle? Tad, kad mēs viņu nopirkām, tad, protams, es sāku domāt, kāda viņa izskatīsies, kāda viņa būs. Man patīk jau kādu laiku, teiksim, grieķu stils, jo smago mašīnu ķūņingā, teiksim, tā ir vairāk virzieni. Ir itāļu stils, kur ir daudz hroms, tad ir holandiešu stils, kur ir daudz krāsas, tad ir, teiksim, franču stils, kur ir vairāk viss, teiksim, vienā krāsā, bet arī kaut kādi chroma elementi, vēl kaut kas, un tad ir, teiksim, grieķu stils, kad viņi, teiksim, vecāku mašīnu uztais par, teiksim, ka viņi saliek tikai no jaunākiem. Jā, viņi izskatās, ka viņi ir, piemēram, šī mašīna arī, teiksim, tie, kas nezina, viņi, kas, teiksim, bišķiņi zina vai nepievērš uzmanību, viņi domā, ka tas ir Streamline. Streamline ir, teiksim, no 2014. līdz 2017. gadam viņus ražoja. Tad, teiksim, ja tu tā skaties uz viņu no malas, kaut ko saproti no Scaniām, tad tu sākumā domā, ka viņi ir, teiksim, 2017. gada vai 16. Kaut kas tāds. Viņai ir kaut kādas lietas, kas nodod, teiksim, viņas to kas ir vecumu, ko nevar nomaskot. To var, bet to var sataisīt, bet, teiksim, tajā brīdī, kad es to visu, kad mēs to taisījām ar tēti, tad tas daudz prasīja laiku un nervus, un tad bija kaut kādas lietas, uz kurām, tā kā mēs gribējām. Tur, piemēram, sānu kabatiņi, teiksim, vecākiem modeļiem viņi ir mazākas, tās durtiņas, jā, jaunajiem viņas ir tādas kvadrātēnas. Bija iespēja pārmetināt, teiksim, daļu no sasistas kabīnes, teiksim, izņemt to posmu un ielikt, kad ir tā lielā kabatiņa, bet mēs tā pieņēmām lēmumu, ka mēs atstāsim šito, un tad, principā, tas ir viens no veidiem, kā var, teiksim, pateikt, ka viņi nav. Bet to zinātājs, nezinātājs jau tur. Tie, kas, teiksim, pavisam nezinu, viņi nepateiks tāpatās, vai arī, tā kā, kad es viņu tikko biju uztaisījis, tad daudziem likās, ka tā ir vispār jauna mašīna. Viņa jau arī izskatās. Jā, viņi, teiksim, viss svaigs krāsojums un pilnīgi viss, teiksim, no nulles. Tad viņi domāja, ka tā ir vispār jauna mašīna. Bija tāds gadījums vienreiz, kad uz robežu atbrauc, un viņi muitnieki man prasa, vai tā ir jauna mašīna. Es saku, nē, viņai jau tur uz to brīdi bija 18 gadi. Es saku, nē, un tad viņiem bija tāds neliels kultūra šoks. Papīrā skatās tā, jā. Viņi skatās tehnisko pasi, jā, kad 2005. gada, un es saku, jā, kaut ko tādu reti var redzēt. Ir īpaši šajos platumgrādos. Jā, Latvijā jau nav daudz, ne? Tieši tādu vecu, kas, jā, teiksim, vecu paņem. Mašīnu, kas uztaisīs, ir, ka viņi izskatās, teiksim, samainīs viņai čupu ar detaļām un visu pārkrāsojas, tādu laikam nav vispār.
Tā kā ir auto pasākumiem? Te ir tev salikts visādas godbalvas, visādi apbalvojumi. Varbūt tu vari pastāstīt, no kur gada jau tu braukā uz tiem pasākumiem un kā tur vispār iet un atpazīst, iznest to Latvijas vārdu arī pasaulē. Un... Jā, kādreiz es braucu pats arī. Tagad transports ir. Tālbrauc. Es braucu pie savu tēvu, teiksim, es biju tālbraucējs. Es taisīju savas mašīnas, tētis man palīdzēja, tētis arī daudz, teiksim, visu kaut ko darīja. Tad bija kādreiz, es skatījos, kad parādījās YouTube, es tur skatījos kaut kādas, kad tur izstādes, ja, un tad man radās tāds neliels sapnis vai mērķis, ja, kā es nezinu, kā lai to pat nosauc, kad es gribētu kādreiz kaut kur piedalīties. Un es zināju dažus ceļus Latvijā, kas, teiksim, arī ķīlē, bet es biju pārliecināts, ka neviens nekur nav braucis. Un tad 2017. gadā, 16. vai 17. tagad jāpadomā, stipri ir. Es biju jau mašīnu savu, ar ko es tajā brīdī braucu, es biju tā uztaisījis, kad man likās, kad es varētu kaut kur mēģināt piedalīties. Kādā izstādē? Bet tas ir Latvijā jau ne? Latvijā jau nebija nekas. Tas bija Polijā. Es tur braukāju, teiksim, Itāliju regulāri. Un es redzēju vienā vietā, kur mēs braucam regulāri, teiksim, braucām kādreiz mazgāt mašīnas un gājām ēst, un tur bija tāds plakāts, kad notiks, teiksim, vasarā tā izstāde. Un tad es tā iedomājos, kad varētu mēģināt tur viņiem uzrakstīt un tā kā pieteikties. Un man bija tur, un vēl aizvien ir Polijā daudz draugu, un tad es tur vienam uzprasīju, saku, tu vari, teiksim, manā vietā aizpildīt to pieteikumu, un varbūt tās uzprasīt viņiem, vai es drīkstu atbraukt, un tad viņi teica, jā, protams. Viņi bija savā ziņā izbrīnīti, kad no Latvijas kāds ir pieteicies, jo latvieši nekur nebija bijuši. Pie viņiem nebija bijuši, vispār, teiksim tā. Un tad es to mašīnu tur riktīgi tur sataisīju. Cik bildes ir no tās? Ir, jā. Tās tu man arī atsūtīšu. Es atsūtīšu, jā. Un tad tur bija savā ziņā bija stress, tāpēc, kad es nebiju nekad piedalījies tādā pasākumā. Un negribējās arī, teiksim, tā, ar kaunu tur iekrist dubļos ar seju. Ja. Es biju riktīgi pacenties, un tieši 2 dienas pirms braukšanas projām man te vajadzēja pa vietu pabraukt, pastrādāt, un kur ir Slokas iela un Kurzemes ielas prospekts, krustojums, tur, kad griežās tā kā, kad uz Babīti braukt. Tur es pagriezos, un pretī brauc konteinervedējs. Viņš aizķēra zaru kokam, un tas zars lūza un tieši man purnā. Un tur bija tāds mentālais pagrimums uz to brīdi, tāpēc, kad bija zinām bojājumi, tur redzami, teiksim, ja. Ko nevarēja uz ātro tā noslēgt? Nē, teiksim, vajadzēja labot to. Un es zinu, ka man tur pēc 2 dienām no sērijas jābrauc ir, tā kā projām uz to izstādi. Tad es tur 2 dienas mēs tur tā pasvīdām, lai tur, Bet ir paspējis uztaisīt, viss uztaisīja, viss bija normāli, viss, principā, nekā nevarēja redzēt, tur. Veiksmīgi. Tur tā, teiksim, savā ziņā paveicās ar tiem bojājumiem, kad nebija tik traki. Trakākais, laikam, bija tas, ka bija bukte uz kabīnes augšā. Bet paspēja izspied vai? Izspied ārā, atbrauc džeks, tur izspied ārā, un tur pat nebija jākrāso nekas, tā paveicās man. Un, tas bija tāds nepatīkams mirklis, jā, bet ir ko atcerēties. Jā. Tagad tā parunājot par tiem kausiem. Varbūt tev ir kāds, kurš tev ir tāds, teiksim, vērtīgākais vai svarīgākais no visiem var parādīt, kurš tas ir un kur tas bija un kāpēc viņš ir tāds vērtīgākais no visiem. Šeit ir kausi no daudzām Eiropas izstādēm. Cik gadu garumā tas ir? Tieši šie kausi ir, kur es biju ar šo mašīnu. Kur, kā jau es teicu, pirmā man izstāde bija Polijā. Tur es arī dabūju kausu, bet viņš šeit nav. Šis ir viss, šitie visi ir pie šī autiņa. Tikai šim autiņam, jā. Un no šiem kausiem visvērtīgākais ir laikam šis kauss. Šis kauss ir visvērtīgākais, viņš nav liels. Viņš varbūt tās ne ar ko īpaši neatšķirās, bet viņš ir visvērtīgākais, tāpēc, ka šis ir kauss par, teiksim, vilcēju kategoriju izstādē Somijā, Power Track Showā. Un tā ir viena no lielākajām izstādēm Skandināvijā, teiksim,
Viņas ir divas, es gribētu teikt, ka viņas ir divas tādas major classes. Viena ir Nordic Trophy Zviedrijā un otra ir Powertrack Somijā. Un tad šis kauss ir no 22. gada, kad es... Tad jau mašīna iznāk nesen pabeigt bija, ne? Jā, tas bija pirmais gads, kad es piedalījos. Pirmais vai otrais, man jāpastās īstenībā. Jā, no 22. gada. Tātad tas ir pirmā reize, kad es ar viņu tur piedalījos. Un tajā gadā tur bija kopsumā kaut kādi 600 dalībnieki, no kuriem 300 bija vilcēji. Un tu iedomājies, ja tev ir 300 konkurenti, ja? Un 299. Un viņiem bija 5 vietas, tā kā top 5, ja? No kur dabūja kausiņas? Kur dabūja kausus, un, teiksim, un es teikšu tā, parasts džeks no Latvijas, var teikt, gandrīz parasts džeks no Latvijas, ja? Es dabūju, teiksim, 5. vietu. Tas ir, ko viņi tur vērtē, tā kā vizuāli, ārā, iekšo? Viņi vērtē vizuālo, protams, no ārpus. Viņi vērtē iekšu, viņi vērtē, cik tīra ir mašīna. Viņi vērtē, principā, ļoti daudz detaļas. Es nezinu, kā bija 22. gadā, bet es zinu, ka šogad Powertrackā bija 25 cilvēki žūrijas komisijā. Kas gāja cauri? Viņi iet, un viņiem katram ir, teiksim, savi punkti, ko viņi skatās. Un tad dienas beigās viņi sēžās pie lielā galda, viņiem ir projektors un viņi rāda bildes. Un viņi argumentē, kāpēc, piemēram, kādai mašīnai dot vai kādam tieši nedot. Ja? Baigi nopietni. Tas tāds lielākais, laikam, panākums man ir. Es esmu piedalījies arī citās nopietnās izstādēs, bet tur bez rezultātu, teiksim tā, bez tāda zināma rezultāta, jo nav arī noslēpums, kāpēc viņi man ir tik īpaši. Jo tur pirmā roka ir džekiem, kas nenāk, diemžēl, no Baltijas valstīm vai no austrumiem. Teiksim tā, teikšu godīgi, viņi vairāk skatās un vērtē savas mašīnas, nekā viņi, teiksim, vērtē tādu čalu, kas atbraucis ir no Latvijas. Un viņiem tas nav nekas īpašs. Teiksim, pat ja man mašīna varbūt tās būs labāka, viņai nepievērsīs uzmanību, tāpēc, kad, piemēram, Skandināviem viņiem ir brālība somiem ar zviedriem un zviedriem ar somiem. Un, piemēram, tu aizbrauc uz Somiju un tu redz, ka ļoti daudz godalgs aiziet zviedriem. Kaut gan es zinu, teiksim, pat nerunājot par manu mašīnu, ja es zinu, ka kaut kādās klasēs bija krutāks mašīnas, ja? Kas, teiksim, būtu pelnījis vairāk. Ja? No daudz cilvēku viedokļu, ne tikai no manējā. Bet dabūt, piemēram, kaut kāds tur čals, ja, kas, teiksim, viņiem ir kaut kāda sadarbība varbūt tās, vai vēl kaut kas, tas tomēr arī roku mazgā. Tāpēc tas bija tāds īpašs, jā, kausiņš. Pārējie kausi ir Slovākijā arī es ieguvu atzinību, teiksim, tā pirmajā gadā es dabūju 1. vietu par interjeru. Gan jau, ka kur tu pats esi taisījis? Jā, kur mēs paši taisījām. Un eksterjeru mēs arī paši taisījām. Protams, mēs pirkām tur dugas un tādas lietas mēs pirkām, bet daudz ko mēs paši esam arī, teiksim. Un šogad dabūju, piemēram, 1. vietu. Man tas likās nedaudz tā dīvaini, bet es dabūju, teiksim, par aerogrāfiju. Par tiem zīmējumiem, jā? Jā, par zīmējumiem. Man ir aizmugurējās sienas aerogrāfija un sāniem. Bet tev nav daudz, un tāpat nav daudz, un es dabūju, jā, un tas bija tā kā nedaudz dīvaini. Bet, patīk, jo citi jau ir, kam ir vispār tur viss tā mašīna. Citiem ir daudz vairāk, un viņiem ir, teiksim, tās tēmas, tādas, kaut kāda filma, piemēram. Peaky Blinders. Kā, piemēram, Peaky Blinders. Karības jūras pirāti, man liekas. Bet... Jā, Karības jūras. Ja mēs runājam par Latvijas mašīnām, tad jā, bet Peaky Blinders tā ir uzlīme, tā nav aerogrāfija. Tāpēc viņš tajā kategorijā īsti neiet. Bet pirātam ir aerogrāfija. Viņa zīmēja tā pati meitene, kas arī man zīmēja no Somijas, Marija Putus. Kā viņa no Somijas atlido uz... Viņa brauc ar busiņu šeit un zīmē. Viņa jau šeit ir zīmējuši 2 projektus. Teici pie teviem šajās telpās? Pie manīm. Viņa zīmēja pirātus un viņa zīmēja arī improvement. Pagad pirātiem bija, man liekas, viss tā, puspiekaba arī, ne? Puspiekaba ir aplīmēta. Tā ir aplīmēta un vilcējs ir... Vilcējs ir aerogrāfija, jā.
Un tas improvementam, tas ir tas Kings. Beramās kravas, Beramās kravas, jā, kas arī tiktu kā diezgan populārs ir tagad. Viņam ir kabīna un tur sāni, tie spoileri. Viņam ir arī tāpat meitene zīmējusi. Un arī te pie tevis? Arī šeit, jā. Tas, protams, arī savā ziņā ir pateicoties tam, kad mākslinieki Somijā, tur ir vīrs un sieva, vīrs gan vairāk tur palīdz viņai, viņa tā kā ir tā galvenā māksliniece, viņi ir mani draugi, un mēs tur, teiksim, tā mums ir tāda draugu grupiņa, kopiena. Ja Latvijā kādam vajag, tad palielam tā kā caur tevīm, ja? Ja, piemēram, pie manis ir atbraucis klients, un viņam ir, teiksim, viņš izsaka kaut kādu arī tādu vēlmu, tad tā arī ir iespēja, teiksim, kad es sarunāju, viņi atbrauc un, teiksim, sataisa. Un šajā ziņā arī, teiksim, jāpiebilst ir tas, ka, teiksim, tā cena, teiksim, daudz varbūt tās baidās, kad, teiksim, Somijā viņi būs tur, dārgāk nekā pie mums. Es nezinu, cik maksā pie mums tā, teiksim, uztaisīt, bet tas, ko viņi piedāvā, teiksim, tā kvalitāte un produkts, viņš ir ļoti atbilstošs tai cenai, ko viņi par to prasa, teiksim. Kā viņi, piemēram, viņi tagad atbrauc, tu viņai pasaki, piemēram, tur es gribu to, tu iedod tā kā bildi, jā? Viņi, teiksim, es viņai zvanu un saku, teiksim, man ir klients, kas grib tur, teiksim, nezinu, vienalga kāda tematika, jā, piemēram, Karību jūras pirāti, jā. Un viņi ir tādi cilvēki, viņi ir mākslinieki. Un viņiem, teiksim, tādot Karību jūras pirātus uzzīmēt, viņiem daudz vairāk tā kā ir, teiksim, iekšā, teiksim, tā patika pret to nekā, teiksim, zīmēt banāli kaut kādas tur mašīnas vai tur pilsētu, pilsētu varbūt ne, bet kaut kādas tādas lietas. Un tad viņi tā, Viņi tā kā uz datoru uzdizainē, kāds varētu izskatīties? Šajā gadījumā, piemēram, par pirātiem tur sākotnēji bija domāts, ka viņš tā kā viņu aplīmēs, tur Džeki, arī mani draugi, Sijā Dementī, viņi uzzīmēja to projektu un bija domāts, ka aplīmēs, bet beigās tā kā tomēr pa labu nosvērās tam, ka viņš grib viņu tā kā apzīmēt, un tad viņi izmantoja viņa tā kā to skici. Un pēc tā ņēma? Un pēc tā viņi vienkārši pēc tā arī uzzīmēja, teiksim tā. Par krāsu es to paprasīju, ka vajag tādu krāsu? Par krāsu, jā, es neizstāstīju. Tātad mēs, kad viņu pirkām, es domāju, kādā krāsā viņu krāsot. Un sākotnēji bija doma, ka man patīk tā kā tumši sarkanā krāsa. Ķirsis varbūt nedaudz arī tā kā patriotiski, jā. Bet pēc tam es tā paskatījos uz to visu un paskatījos, teiksim, uz to, kad to krāsu piedāvā arī Skānī, teiksim, no rūpnīcas un ir diezgan daudz mašīnas tādas, jā. Eiropā tādā krāsā, teiksim. Varbūt viņas nav ļoti daudz, bet viņas ir. Jā, tad varbūt, ka tu esi te uztaisījis visu un brauc ar tādu pašu krāsu un blakus piebrauc. Tad es tā biju padomājis, kad vajag kaut ko izdomāt tādu, kaut ko interesantu. Un es skatījos vieglās mašīnas un kaut kur bija uzgājis Lamborghini, tādā violetā, viņa gan bija violeta rozīga tā krāsa. Un tad es biju domājis, kad varbūt tās kaut ko uz violeto varētu, jo viņas nav daudz, un tas varētu būt interesanti. Viņš arī izceļās. Jā, nokrāsot banāli, piemēram, baltu vai zilu vai sarkanu, kaut vai tur metāliku, tur vai tas būs tā, kaut kā, tādas mašīnas ir. Violeta mašīna daudz nebija. Uz to brīdi bija, laikam, tādas, kas braukā pa šoviem, laikam, 2. Jā, ko es, teiksim, zināju. Pamanāmāks. Holandē viens DAFs bija un šveicietim ir viens sastāvs. Tur saucās violetais lietus no dziesmas Purple Rain. Arī tāds iespaidīgs aparāts, arī tur daudz godalgas iegūs un tā. Tā, tev mašīnās saucās Vera. Kāpēc Vera? Vera, tāpēc, ka numurs Vēra. Es jau tā arī domāju. Tētis mums izdomā vārdus mašīnām. Un tad... Jums ir katrai mašīnai vārds? Daudzām ir vārdi. Jā. Visām nav, bet daudzām ir. Un, piemēram, ārā stāv mašīna ar numuru BU, tad mēs viņu nosaucām par Bubu. Vai tur, piemēram, stāv mašīna ar numuru RO, tad tētis viņu nosauc par Romu. Roma? Roma, jā.
Tad, piemēram, jaunais auto, ko mēs jau nopirkām ar tēti. Nākamais projekts? Nosacīt nākamais projekts. Tā doma ir, viņai, piemēram, ir numurs NO. Un te gan jāsaka, Kristers man vienreiz zvana, viņš saka, kā noriņai iet. Kaut ko sākāt darīt jau, es saku, kādai noriņai. Viņš saka, kā numurs NO. Es saku, viss skaidrs mašīnai. Jā, paldies, Krister. Paldies Kristeram. Ir noriņa, jā. Tā arī būs noriņa? Tā būs noriņa. Būs tā kā... Ja es viņu taisīšu, tad tā būs noriņa. Domā arī netaisīt? Es pagaidām svārstos, teiksim tā. Man ir dažādas idejas, dažādas domas. Un kā jau es to pirms tam bez kameras teicu, tad es būvējot šo auto, biju domājis, ka es vairāk, teiksim tā, vecas mašīnas netaisīšu. Tā kā skatījos uz kaut ko jaunu, jā, bet beigās tur bija labs piedāvājums. Paldies Andrejam, arī, ka sanāca to visu izkārtot, un tad paņēmām viņu. Un, protams, ar domu taisīt, bet tur ir tāda nianse, tai mašīnai atradās saimnieks, vai pareizāk sakot, džeks, kas brauc kādreiz tajā firmā uz tās mašīnas. Bijušais šofers. Jā, un viņam, es tā saprotu, tagad ir pārdājuma firma, un viņam jau viena tāda mašīna ir, ar kuru brauc viņa dēls. Tā kā uz izstādēm vienkārši tā kā, un tad viņš tā kā met aci uz to. Viņš met aci, un tur ir vairākas reizes jau man tur jau rakstījis un ir atsūtījis man bildes un video no 2000. Gadu sākuma, ka viņi bija jauni, kā viņš tur ar viņu gāzēja. Interesanti. Viņi tā kā izrāda interesi, ka viņi gribētu viņu tā kā nopirkt, un tad mēs pagaidām badamies par cenu, un tā kā, ja tā cena būs, kas man apmierina, tad es viņu atdošu. Jo es saprotu to mentālo vērtību viņai, kad viņi ir, teiksim, īpaši, jo viņi man prasīja, teiksim, viņi sākotnēji negribēja tā kā man, uzbāzties ar to pirkšanu, bet viņi man prasīja, teiksim, ko es darīšu ar viņu. Kādā, vai es krāsu mainīšu, kad viņi gribētu, lai viņi paliek tādi. Es saku, Džeki, sorry, bet, jums ir vērtība kaut kāda tajās krāsās un tā, bet man tas ir vienkārši projekta auto, un tad es laikam neatstātu tās krāsas. Ja es viņu taisīšu, tad es viņas neatstāšu. Jā, viņas nav sliktas, bet es noteikti gribētu uztaisīt kaut ko, kas ir mans. Kaut ko unikālu. Jā, nevis kaut ko, teiksim, pacelt no vecajiem laikiem. Un, šajā gadījumā es uzskatu, ka man tas nav vajadzīgs. Jā, tev pārsvarā tu pats visu dari, ne? Tā mašīnai ķūnēts uz... Salonā, jā. Salons, jā. Salons ir mans un Oļega, teiksim tā, meistarojums. Salonu tu pēc tam man izrādīs, varēs iefilmēt, jā? Jā, protams, jā. Bez kurpēm, ne? Bez kurpēm, jā, bez kurpēm. Kurpēs var iekāpt vienreiz. Jā, pēdējo reizi. Nav fakts, ka izkāps. Ar tām kurpēm tur arī ir bijuši vairāk gadījumi, teiksim, izstādēs, kad, protams, es saprotu, ka cilvēki daudz nesaprot. Daudziem nav tās vērtības. Saskārušies, jā, un viņi, varbūt ne tas, ka viņiem nav vērtība, bet viņi vienkārši nezina. Bet ir arī, teiksim, tā daļa cilvēku, kas ir nekaunīgi, ja? Stāv, piemēram, priekšā teiksim, tāda uzlika, aizsarga uzlika, ja? Naudumu, lai tu nekāp tajā kabīnē. Un viņi tāpatās, viņš ir iedomājies, ka viņš tagad ir izstādē, ka mašīna ir izstādē. Ka viņš ir samaksājis tur, teiksim, tos, 15 eiro ieejas biļeti, ja, lai ieiet tajā pasākumā. Ka viņš var darīt, ko viņš grib bez mazai, ja? Kad viņi ir savā ziņā arī viņa mašīna. Tad viņi kāpj pāri tām lencītēm un tur pa kabīnu var izstaigāt. Jā, tur. Tāpēc tad, parasti, teiksim, vienmēr kāds pieskat un skatās, lai... tas izstādēs laikam ir vienam jāpliek pie mašīnas un ielai. Es teiktu, ka, ja mēs runājam par Latviju, tad jā. Ja mēs runājam par Poliju, arī jā. Bet, piemēram, tādā Somijā, Zviedrijā, Eiropā, tur tā mentalitāte ir nedaudz cita. Un, teiksim, Somijā es varu atstāt vaļā durvis. Tur stāvēs lencīte. Es zinu, ka neviens neiekāps. Pats aiziet izskatās. Man tur var stāvēt telefons pa vidu, man neviens neko. Protams, ka es nevaru par visiem tur galvot, un tik varbūt tās arī brīvi un droši arī tā kā nevajadzētu to darīt, bet principā ir bijuši gadījumi, kad tur sanāk kaut kur, teiksim, nedaudz aizkavēties pie kādiem draugiem, un mašīna stāv, tur, piemēram, rūts, un tu atnāc, un viss ir tā kā ir bijis, jā, un neko neviens nav izdarījis.
Un ir citreiz, kad, piemēram, bērni, viņi grib papīpināt, ja? Vai grib, lai es uzgāzēju, jo viņai ir taisnā truba arī, tur, teiksim, skaņa viņai ir iespaidīga. Tad viņi stāv un gaida, kad es atnākšu, kad es parādīšos, jā, ka nevis paši vai drīkst, vai es varu, un vai viņi, piemēram, drīkst pasēdēt, un tad, piemēram, Somijā tur ir ļoti attīstīta tā bērniem tā kustība, viņi daudz tur fano par mašīnām, par smagajām mašīnām, bildē stāv ceļa malā, tur, un tad viņi atbrauc to izstādi, un tad viņi tur veselām grupām, tur bez mazliet, tur, viņi staigā, un tad tur, piemēram, Somijā ir tādi džeki, viņiem ir, 12 gadi, viņi visi zina, kā man sauc, viņi visi zina, no kurienes es esmu, viņi visi tur man seko, tur, viņi atnāk un viņi saka, čau, Edgar, čau, vecais, kā tev iet, klausies, vai mēs tur atnāksim. Tur. Bet labs, interesanti, forškatā. Jā, tādi pozitīvi džeki, un tad vienmēr ir prieks tādiem, teiksim, tādiem jauniem čaļiem. Tur. No kā viņi no kaut kādām izstādēm tev tā kā atrod, vai? Viņi, piemēram, seko man Instagramā, un viņi redz, ka es, piemēram, ielieku storiju, ka es braucu uz Somiju. Un tad jau viņi tur man sāk bombardēt, kur es būšu, kad viņi tur, piemēram, tā Somijā tā izstāde, viņi notiek no ceturtdienas līdz, ceturtdien mēs braucam uz turieni, tad mēs svētdien braucam projām. Un tad viņiem ir vēl skola, piemēram, viņi atbrauks sestdien, bet tur ir viens džeks, viņam ir tagad 17 gadi, varbūt 18 jau, bet es zinu, ka viņš bija nepilngadīgs, un viņš baigi, fano par šito mašīnu un par manīm, un viņš man raksta, es braucu, piemēram, pa Igauniju, ja man vakarā kuģis ir, teiksim, tur. Es vienmēr kaut kā man sanāk tā, ka es trešdienā ar pēdējo kuģi peldu uz Somiju, tad pa nakti braucu tur, kur man ir krava jāizved. Ceturtdienā tad es esmu izstādē, un viņš dzīvo tieši starp, teiksim, to izstādes vietu un Helsinkiem. Tas ir kaut kādi, 150, 200 km no Helsinkiem. Viņš man rakstīja, kad es braucu, teiksim, pa Igauniju, viņš man rakstīja, čau, vecais, es tur redzēju, ka tu brauc, cikos tu būsi manā pilsētā. Es saku, es būšu naktī, jo es braucu vienkārši, man tur, piemēram, izkraušana tur Vasā ir, ja, tā ir pilsēta Somijā, un man jābrauc cauri viņa pilsētai Hamelīnai. Un es saku, es nezinu, es būšu kaut kādos 2 naktī, jo kuģis pienāk Helsinkos, tur 12, ja, piemēram, vai es tur būšu 3, ja. Viņš saka, ok, es tev sagaidīšu. Viņš pa nakti, viņš prasa mammai, mamma ceļās, viņi brauc, viņš saka, tu nestājies nekur, es gribu nofilmēt, ka tu brauc. Viņš nofilmē mani pa nakti, ka es braucu tur tajā pilsētē, un pēc tam viņš atbrauc, piemēram, tajā sestdienā tur uz to izstādi, un tad mēs tur ar viņu varam parunāt, un bija gadījums 20, man liekas, 2. gadā, pirmo reizi, kad viņš man uzrakstīja, viņš arī pa nakti filmēja mani, un pēc tam, man daudz, teiksim, tā raksta, un nedaudz brīžiem tas ir, neteiksim, kā apgrūtinājums, bet, teikšu, tautas valodā besijārā, ja, ka tev tur reāli bombardē, kur tu esi, kad tu būsi, davai bildes, davai iebrauc tur, davai šis, davai tas, bet, es jau braucu tā kā, arī strādāju. Ja, kā tu uz tām izstādēm brauc, jau vēl skravu, ne? Jā, un ja man ir, teiksim, tur, 200-300 cilvēki jāsatiek, ja, tur pa ceļam, labi, tik daudz varbūt ne, bet, kaut kādi tur, nezinu, ja, tur, tas viss prasa laiku, un, teiksim, es braucu uz turieni pa nakti, es tāpēc arī pa nakti maucu, tāpēc, ka es gribu nākamajā dienā maksimāli daudz izdarīt, lai es varu atbraukt tur, lai es varu mierīgi tur, teiksim, sagatavoties, sagatavot mašīnu. Un tad, jā, bet viņš pa nakti man tur uz ceļa nofilmēja, un pēc tam viņš gribēja man izstādē satikt, un tā sanāca, ka tajā brīdī, kad viņš bija tur, es biju kaut kur citur. Mašīna man bija, bet es biju kaut kur citur, vai ar klientiem, vai ar čomiem, mēs tur kaut ko tur darījām, un man nesanāca viņu satikt, un viņš uzrakstīja, ka, žēl, ka nesanāca tev satikt, bet tu, kad brauks atpakaļ, es gribētu tevi no tilta nobildēt, nofilmēt. Jā, gaišajā dienas laikā, kad es braucu pa ceļu. Un man bija līdzi sieva, un mēs braucām, un es viņam uzrakstīju, ka es braucu. Un aizsūtīju viņam WhatsAppā savu to lokāciju, kur es atrodos. Un
viņš stāvēja uz tilta. Sanāk, tas tilts bija pirms tās viņa pilsētas, kur viņš dzīvo. Viņš vēl bija speciāli? Viņš bija speciāli atbraucis uz to vietu. Un es izdomāju, kad jauns džeks, kad vajag viņam pateikt paldies. Man tomēr arī tas ir patīkami, lai arī brīžiem tas var būt besība, bet tas tomēr ir patīkami. Un tad mēs izdomājām, ka es viņam atstāšu dāvanu. Es tur atstāju viņam. Es viņam pateicu, kur es iebraukšu. Tā kā nobrauciens, kur ir benzīntanks ar veikalu. Un es tur iebraucu, un mēs paņēmām viņam, atstājām cepuri. Golden Beard Customs cepuri, atstājām pilnu ar končām. Un mēs viņu tur paslēpu vienā vietā, tur no sērijas krūmos. Ja. Es viņam aizsūtīju lokāciju, bildi, kur ir, un viņš pēc tam atbrauca un atsūtīja man paldies, ja, kad riktīgi forši. Un pēc tam nākamos gados es skatos, viņš staigā manā kepkā. Patīkam, forši, ka tas ir forši patīkam. Un tagad es viņu satiku, piemēram, šogad man bija jākraujās tieši Hamelīnā. Pēdējā vieta, kā bija jāpaņem, citu uz Kuldīgu gāja tā paleta uz, ja es nemaldos, Ēdols dārzi. Varbūt. Ēdols ielā ir tur kaut kāds puķis. Nē, tur bija tieši Ēdols, kā Kuldīgas rajonam, Ēdols dārzi. Viņi, tā saprotu, kaut kāds tur dzēriens tur ražo, un tur bija tās buļģiņas viņiem. Es jums nezinu tāds, jā. Un varbūt, ja viņi skatīsies šo video, tad jā, es jums atvedu buļģiņas augustā. Un man bija tur jākraujās, un viņš saka, es varu atbraukt, nofilmēt, ka tu brauks ar taisno trubu un tur tā un šitā. Es saku, jā, protams, un viņš atbrauc, un es biju tieši beidzis to krauties, viņš man gaidīja, viņš bija atbraucis ar kvadriciklu, un tad es ar viņu tā parunāju, laikam pirmo reizi tā, kad neizstādē, kad nav cilvēku, un viņš man tur palīdzēja, tur bišķiņ kravu nostiprināt, un tur vajadzēja, tur tehniskie jautājumi, teiksim tā, ja. Un tad es ar viņu runāju, un man jau arī interesanti, kas viņš tāds ir un ko viņš plāno darīt. Un es viņiem prasīju, tev vispār, tev tētis brauc uz smago mašīnu, vai tev kaut kādu, kāds sakars, kāpēc tev patīk tas, kāpēc tu to dari. Un viņš teica, ka viņam bērnībā draugi, kaut kā darīja tur no sērijas, ka viņam bija 12 gadi. Tur džekiem kaut kādiem bija tā aizraušanās, ka viņi bildēja smagos, un viņš kaut kā pavilkās, un tā kā arī viņam ģimenē neviens nav, bet viņš tagad mācās tehnikumā, mācās tieši par šoferu. Es tā saprotu, viņiem tehnikumā ir šoferu profesija kā tāda, un tad, viņi tur padziļināti iet visu tehniskām lietām, un arī braukšanas, un viss kaut kas tāds. Viņš saka, kad pabeigšu, teiksim, skolu, tad es esmu izdomājis, ka es gribu kļūt par šoferi. Viņš ir tā iespaidojies, teiksim, tā no tādiem džekiem, varbūt kādā izstādē blakām stāvēs kādreiz. Varbūt kādreiz, jā. Kāpēc ne? Man ir viens draugs Somijā, Andrejs tāds. Viņš ir soms, bet viņam vecāki ir no Krievijas. Tā kā 90. gadu sākumā, 80. gados pārvācās uz Somiju dzīvot. Viņš ir soms, kurš runā somiski, angliski un krieviski. Un viņam arī nebija nekāds sakars ar smagajām mašīnām. Un arī viņš kaut kā tā pavilkās uz to visu tēmu. Un viņam, es tā saprotu, tur, kur viņš dzīvoja, viņam tur bija viena transporta pārdājuma firma. Tur SCS viņi saucās, Sea Container Service. Un tur priekšnieks Risto, viņš ar viņu iepazinās. Un tas Risto arī, teiksim, tā cepura nost vecim, viņš pavilka puišelu līdzi. Tā kā, deva viņam iespēju braukt ar viņu uz pasākumiem Somijā. Ja. Tur, protams, ar māmas atļauju. Un tur, kaut gan es tā saprotu, ka viņa māma bija pazīstama ar to Risto. Un finālā viņš kļuva par šoferi. Viņš pie tā Risto strādāja arī daudzus gadus. Tagad viņš tur nebrauc, bet viņam tā mīlestība un tā tēma, viņš principā pie tā Risto arī uzauga. Un arī brauc tur ar leģendāru mašīnu, kas kādreiz tur Nordic trofejā vinnēja. Ja, un tur tas stāsts tāds interesants, tā kultūra. Es pieļauju domu, ka arī, teiksim, pie mums tas attīstās, protams, krietni vēlāk nekā tādā Somijā vai kaut kur Holandē, ja, bet, teiksim, es jau redzu, piemēram, Kristeram, ja, paldies, kā viņš, teiksim, attīst to visu lietu, un kad ir džeki, ja, kas, teiksim, iespaidojās no Kristera, un tagad es zinu, ka ir daži, kas brauc.
Un, tas ir forši, tas ir krūti. Jo es uzskatu, ka šajā profesijā principā jāsaka, ka tad, kad es sāku braukt, tas ir 2009. 10. gads, tad, piemēram, ja, es, kad braucu, bija daudz vēl, teiksim, tā vecās skolas šoferi, ja, kuri tiešām bija, viņus tiešām var nosaukt par tālbraucējiem. Viņi bija, goda vīri, ja, teiksim, tu brauc un brauc pretī latvietis un sveicinās ar tevīm, ja. Šodien neviens nesveicinās, gan arī neviens, ja. Un arī tāpatās par āciju nerunā neviens. Tagad šajā jomā ir varbūt kāds apvainosies vai kā, bet ir daudz tādu, piebraucēji. Viņš ir atnācis šeit, teiksim, tikai tai naudas, nevis tāpēc, ka viņam, teiksim, tā lieta patīk. Bet tie džekiņi, ja, teiksim, kas no Kristera iespaidojās, un tā, es redzu, ka viņiem tā lieta patīk, un ka viņš ir iekšā tajā ne tikai dēļ naudas, bet arī tāpēc, ka tas viņam ir, tā viņam kaut ir sirdslieta. Jebkurš darbs, ko tu dari, un tas tev ir stirdī tūs, tu to darbu izdarīsi daudz krutāk un daudz kvalitatīvāk. Nekā tikai dēļ naudas. Tas būs pavisam kas cits. Jā, Kristeram jau forši arī gašoties pašos TikTokos parāda, tur, kā viņš no rīta 5 tur nopūša kompresoru aizskars un visu to, ka maina tā kā to priekšstatu pa tālbraucējiem. Tā jau daudz domāja, kas tur zina, tur mēs ar Kristeru arī smējās, tur piečurā pudeli uztais to fūristu naktslampiņu, ja, turpat kabīnē guļ pīpā, turpat viss ēd, viss ir netīrs. Un tad ir atkal tā kā reku Kristers, tā kā tu, kas parāda to pretējo, ka tas ir varbūt pavisam savādāk. Tieši tā, man bija viens gadījums, es vēl pats braucu tajā laikā. Un es, piemēram, man nekas nav pret treniņtērpiem, ja. Treniņtērps tā ir brīva izvēle, tu vari staigāt, teiksim, brīvajā laikā un tā, bet, piemēram, šoferi, ja. Viens šoferis ir izstaigātās treniņbiksēs, ja, netīrā jakā, ja. Viņš nav, piedodiet, atvainojiet, viņš nav redzējis ūdeni, ja, kādu brīdi. Viņš nerūpējās par sevi, viņš nerūpējās par mašīnu, ja. Un jāsaka, ka šodien ļoti daudz tādi. Un cilvēks, kas nav tajā tēmā iekšā, kas nezina, piemēram, tādu Kristeru, ja, viņš skatās uz to, un viņam rodās iespējas, ka visi ir tādi. Man bija gadījums, ka es braucu, man bija Viļņā jāizkraujās, es braucu mājās un domāju, pa ceļam iebraukšu, paēdīšu. Un es iebraucu, sēžu, ēdu un apstājās, iebraucu mašīnas, nezinu, kādu mašīnu iebraucu, ienāk iekšā iedzēruši džeki. Fūristi, ja? Es nezināju tajā brīdī, ka tie ir, viņi ir fūristi vai nav fūristi. Viņi nopirka šņabi pudeli, viņi neņēma neko ēdam, nopirka šņabi pudeli. Un tās meitenes, kas tur strādāja, viņas, es dzirdu, ko viņas runā. Un viņas viena otrai saka, bļājiens, sivēni. Tie šoferi ir sivēni. Paskaties, viņš ir tālbraucies, viņš ir vienkārši, sivēns. Bet, man tas aizskāra. Teiksim, ja, kad, teiksim, visi šoferis, jā, pēc vienas. Un viņi iet man garām, es viņu tā kā apstādinu, es saku, es ļoti atvainojos, es saku, kā es domāju, kas es esmu pēc profesijas. Viņi saka, es nezinu, es sēžu, man, teiksim, ādas jaka tajā brīdī bija, ja, tur, nezinu, krekls, ja, tīrs, es džinsās, ja. Labi, man bija sābo, es vienmēr braucu sābo, man bija uzpucēta sābo, arī tā kā Kristeram tagad ir. Un vienīgais, kas man nodod, ka es esmu, teiksim, tālbraucies, kas saprot, tas, kad viņš pastāsta, teiksim, ka es tādā kafejnīcā sēžu sābo. Es nepārvalku tur botas, ja, es vienkārši, kā braucu, man ir sābo uzpucēti. Un viņš saka, es nezinu, kāpēc jūs tā prasat. Es saku, tāpēc, ka jūs tikko ieraudzījāt, teiksim, tēlu, ja, un jūs uzreiz definējat viņu kā šoferi. Es saku, es arī esmu šoferis tālbraucies, ja. Es saku, es visu saprotu, bet, jūs nevarat visus vērtēt pēc viena. Viņi tā pastījās manī, es atvainojos, jā, Nē, un beigās, pats pretīgākais bija tas, kad tie tiešām bija šoferi, tie bija latvieši, kas strādāja kaut kur, nezinu, viņi Vācijā strādāja tur, tā kā vācu firmā, un viņi ar busiņu brauc mājās. Visi norukājuši. Un viņi brauc mājās, viņi pa ceļam, protams, kož. Un es tā pie seņiem domāju, maleči. Vai ne? Maleči, reāli ceļat.
šoferu arodu ķipa augšā. Nu, tas tāds negatīvs, laikam, tāds piemērs. Atgriezīsies pie tā ķūninga apakaļ. Bet tev lūpiņi ir viņam? Nē, šeit nav lūpiņa, šeit stāv brizgavika ar lampiņām. Tā pa lūpiņu, jā, tu Kristaram taisīji lūpiņu, ne? Nu, ne gluži es savām rokām, bet jā, man ir sadarbības caur partners, tevīm, jā. Jā, kas ražo Tad pie tevīm var arī tā kā nopirkt, pasūtīt, kas interesē. Tur, teiksim, reku kastis, tos saulesargus. Kasti, nē. Kastis tagad, ja mēs runājam par Latviju, tad taisa viens cits džeks. Rājus Kristaram taisīja. Kristaram taisīja Rājus, jā, bet ir vēl viens džeks, Silvestrs tāds. Tas ir no Aidols, ne? Jā. Viņš man arī rakstīja, ka viņš tur. Es zinu, ka viņš taisa kastes, reklāmas kastes. Un arī kaut kādas apgaismas lietiņas. Šito kastu tu pats taisīji? Šito kastu es sūtīju no Zviedrijas. Visu uzrakstu kādu viņi ir? Nē, uzrakstu mēs paši taisījām pēc tam šeit jau. Bet no manām detaļām šeit ir saules sargs. Saules sargu pagaid, to tu pats taisīji iznāk, ja? Jā, tas ir Latvijā ražots, jā. Un arī priekšā slotiņām tā uzliktas arī Latvijā ir. Kas te vēl? Kas te tā pagaidi ķengurs itamais ir nopirkts no tevi? Ķengurs ir pirkts, jā. Ķengurs ir pirkts. Protams, lukturi ir pirkti. Lampiņas, tās nav Latvijā ražotas. Teiksim, tās, kas ir ar zibeņiem. Kaut gan tādas arī var Latvijā tagad nopirkt. Arī Silvestrs taisa. Cik es zinu, jā. Un tad ir vēl jāpiemina obligāti saldo ir Mārtiņš, MS LED. Kas ir mans labs draugs, un es ar viņu arī sadarbojos. Viņš taisa visu kaut ko, teiksim, visu kaut kādas izgaismotās lietas. Interesanti. Bet tas ir arī ne tikai smagajiem, bet kam vajag? Es domāju, ka viņš var uztaisīt jebkam. Tāpēc ir Silvestrs un ir, es ceru, ka es pareizi pateicu. Tas ir skapsts? Nē, skapsts ir Mārtiņš, kas saldo taisa. Mārtiņš ir mans draugs, es viņu pazīstu ļoti sen. Mārtiņš arī kādreiz brauc. Un mēs bijām čomi no ceļa. Mēs nebijām nekad apstājušies viens otram roku paspieduši, tā runājuši. Bet viņš arī, teiksim, viņš ir mans vienaudzis. Mēs aptuveni kopā sākām braukt, tā kā tajā pašā laika posmā. Un mēs kādreiz daudz tikāmies uz ceļa, viens otram pretī braucām. Mēs vienmēr runājām par āciju un mēs bijām tādās labās čomiskās, teiksim, attiecībās, un pēc tam tur, ja nemaldos, kaut kur draugos, viens otru tur uzaicinājām, tur neatceros kā, bet, mēs sākām komunicēt, un tad sanāk, ka, teiksim, ar Mārtiņu tēti es sadarbojos, mēs tagad esam ļoti labi pazīstami, un tiekamies šad un tad. Bet jā, Mārtiņš ir tāds džeks, uz kuru var paļauties, un 15 gadus es viņu pazīstu, varbūt vairāk, varētu būt. Jā, kaut kāda 15. Kā tev radās vispār tā ideja? Tu te nopirkt, pagad tev krāsa bija zaļā ar... Viņa bija zaļa ar sarkanu. Zaļa sarkaņā, un kā tev radās tā ideja, ka tev šī viss jāpārkrāso? Vai tu pirki viņai tā doma, ka tu viņu nopirki? Es viņu pirku ar domu, ka es viņu taisīšu facelift, un ka viņi būs man... Tāda arī bija viss, nevis tā, ka tu nopirki un pamest. Kā tev tas viss sākās? Tu kādreiz tur tagad, teiksim, mācies skolā, tu tagad izdomā, es būšu fūrists, sāc kaut kur strādāt, jā? Tas, jāsaka, tas sākās viss, kad es vēl nebiju piedzimis. Jau bija liktenis izlēmts. Tas bija, man tētis, viņš arī ir izbijis tālbraucējs un brauc kādreiz. Viņš vēl brauc padomju laikos un viņam bija kamas, un tas kamas bija uzķīlēts arī. Viņi tur ar viņu vienu draugu arī tur savā starpā bezmazliet sacentās, kam krutāks. Un tur ir bildes no kameras? Es varētu atrast, jā. Varētu būt forši ielikt kādu tev. Es domāju, ka es atradīšu tētim, paprasīšu. Pagad tie, kurējie gadi tie iznāk? Tas ir 80, kaut kāds 8. gads. Es piedzimu 90. gadā. Jā, būtu interesanti ielikt. Tas bija kaut kāds 88. gads, 89. Tad 90. gadā vēl bija kamas, tad bija laikam, ja es pareizi atceros, mazs tētim. Un tad piedzimu es, un tad kaut kādā 90, ja nemaldos, 3. gadā tētis bija viens no pirmajiem Latvijā, kas saņēma Volvo. Tas bija krūti. Bet pagaid viņam bija tikai pašam savu firmu? Nē, viņš brauc kā šoferi pie uzņēmēji. Atnāk Volvo fūri. Tas cilvēks, viņš nopirka Volvo,
Un sākumā laikam paņēma 3 Volviķus, un tad viņš tur iedeva. Teiksim, viens no viņiem tika manam tētim. Tad viņš vēl tur nopirka Volvo. Tad sākumā tas pirmais Volvo, viņš vispār bija, Volvo ražoja arī Padomju Savienībai mašīnas. Bija tāds Softrans auto. Viņi braukāja starptautiski, un tad tiem, kas braukāja starptautiski, viņiem bija Volvo. Viņiem vēl bija, piemēram, riepas ar kamerām, jā, tur 19,5 izmērs, tam nebija 22,5. Jā. Un tā bija mašīna, tas bija Volvo, bet ražots tā kā Padomju Savienībai. Viņam bija kaut vai, piemēram, manuāls, jā, viss bija krievu valodā, un tur, tētis stāstīja, ka tur bija tajā grāmatā, tur, daži, teiksim, smieklīgi punkti, jā, kad, teiksim, tu lasi instrukciju, jā, un tad es tagad nepateikšu to kādu no piemēriem, bet viņš saka, tur bija tā diezgan smieklīgi. Tā kā, Un pēc tam viņam bija arī Volvo F-sērijas. Tas pirmais bija arī F-sērijas, bet pēc tam bija jaunāks, jau tā kā Eiropas tirguma. Un tad pēc Volvo viņam, tad, kad viņam bija Volvo, es biju maziņš, man bija tur, tā kā parādījās Volvo, man bija 3 gadi, un tad līdz kaut kādam 95. gadam viņš brauc tajā firmā, kur bija tie Volvo. Un tad viņš arī tur lika lampiņas un ķīlēja un viss, tā, cik viņam bija iespējas, viņš tur, teiksim, tā, taisīja tās mašīnas. Un tad pēc tam, teiksim, tas, ko es jau atceros no savas bērnības, jā, tad tas bija, man bija tur kaut kādi 6, 7 gadi, viņš strādāja jau citā firmā. Un tad parādījās, tikko iznāca 4. sērijas Scania. Tie, kas zina, teiksim, Kura sērija šī ir? Šī ir R-sērija, šī ir pirmā R-sērija. Pirms R-sērijas bija 4. sērija. Tātad 4. sēriju ražoja no 96. līdz 2004. gadam. Un tētis bija viens atkal no pirmajiem, kas dabūja 4. sērijas mašīnu Latvijā. Viņi nebija daudz, bet viņas bija. Bet tieši, teiksim, ar V8 motoriem viņam bija firma, kas laikam pirmie pirka tās mašīnas. Tad tā firma vairāk nepastāv, tad Milčs transports bija. Un man bija laikam 7 gadi, kad es braucu pirmoreiz tētim līdzi, teiksim, tālu. Tas bija brauciens uz Beļģiju. Un es atceros vienkārši to laiku. Es atceros vēl pirms tās Scanias, viņam bija DAFs. Man DAFs patika ļoti, kad es biju maziņš, man tā mašīna patika. Tagad nepatīk? Ne, es nevaru teikt, ka man nepatīk, bet es esmu Scanias čals. Un pēc tam, kad bija tā Scania jau jaunā, tētis brauc un viss, un man tā vienmēr tas bija tā, svarīgi, tētis bija svarīgs ļoti. Un tad es tur, no tā laikam iespaidojos, un man Scania vienmēr ir bijusi tāda, teiksim, vismīļākā mašīna. Es esmu izbraucis, teiksim tā, nevis pabraucis, bet izbraucis es esmu ar daudzām mašīnām, arī ar Volvo, arī ar DAFu un ar jauno DAFu un jauno Volvo un ar jauno Scania, bet man personīgi Scania ir numur 1. Un kāpēc? Tas ir no bērnības tā aizgājis kaut kā, un vienkārši tētim vienmēr ir bijuši, teiksim tā, vairāk vai mazāk Scanias kopš tā 97. gada, un tur bija kaut kāds maziņš periods, kad viņš brauc ar Volvo 2000. gadu sākumā laikam, un tad kad viņam parādījās uzņēmums, tad viņiem bija sākumā Volvo, jo tam viņa kompanionam tā kā Volvo bija tuvāk sirdī. Un tad, kad viņi sadalījās, tad tētis aizgāja atpakaļ pie Scanias, jo tētim Scania bija tā kā tuvāk sirdī. Viņš pārdeva tā kā Volvo savējo, kas viņam bija. Un nopirka Scania ar taisno trupu no Holandas. Tā bija 3. sērija, jā, tāda arī forša mašīna. Un tas arī bija tāds, man bija kaut kādi, laikam, 13 gadi, kad viņš to Scania nopirka, un tad viņš ar viņu pa Baltiju braukāja, un kaut kādu Poliju arī izbrauc. Tā ir pirmā mašīna. Daudz braukāja līdzi? Līdz kaut kādiem 10 gadiem es braucu daudz līdz viņam, jo tad viņš braukāja starptautiski. Kad arī maziņš bija, es braukāju, teiksim, visur pa garažām dzīvoju ar viņu un braucu pa Baltiju, jo viņam bija kaut kādi mazie darbiņi. Un tad, kad viņš brauc jau tajā Milča transportā, tad es viņam braukāju
Eiropu līdzi un katru vasaru 1-2 reizes stabili brauc. Tad man tie bija lielākie man notikumi. Tas bija tas. Gaida brīvlaiku. Es reāli tur, viņiem tas darba grafiks bija ļoti skarbs. Un tur nebija, tur nebija nekāda baigā atpūta, tas nebija kurorts. Bet tad, kad mēs ar tēti runājām, es tēti ļoti maz redzēju. Viņš mājās nekad nebija. Un mums bija tā kā nosacīta vienošanās, ka es viņam braucu līdzi. Un tad es zināju, ka tas laiks tuvojās, es tur bezmazliet negulēju naktīm. Bija viens gadījums, kad tētim bija jākraujās Madonā. Viņam bieži bija tā, ka viņš atbrauc uz Rīgu, uz Latviju atbrauc, un viņš tajā pašā dienā brauc projām. Tā kā mājās vispār nebija. Un viņam bija jākraujās Madonā, un viņam nesanāca atbraukt uz mājām. Mammai nebija tiesības, vai varbūt viņai bija tiesības tajā brīdī jau, bet viņa strādāja. Man nevarēja neviens atvest, un tad tēti sarunāja ar kolēģi. Starp citu, tas kolēģis tagad brauc pie mums firmā. Viņš sarunāja ar to kolēģi, Valdim sveiciens. Sarunāja ar Valdi, ka Valdis aizbrauks uz Babīti, jo mēs dzīvojām Babītē tajā laikā. Arī, Un Valdis mani paņēma, atved, un tad es atceros, kā mēs braucām uz Madonu krauties, un tētis nebija gulējis tur, ilgi, un tad es atceros, kā viņš tur kādreiz jau nebija tagad ūdeni sev lēja uz galvas, un tur slānīja sevi, un tad... Loks vaļā? Jā, es atceros to. Tas bija tāds, smags laiks, jā. Kādreiz jau nebija tāda čipa un šeibas? Bija, viss tas bija, un bija šaibas, un tad bija šaibas, un tajā laikā, ja es pareizi atceros, tad viņiem bija jābūt tur kaut kādām 7 šaibām, nebija 28, vai tā kā tagad 50, man liekas, 6. Tās dienas, kad tev kontrolē, tad viņiem bija 7 tās dienas, bet tad bija šaibas, un tad bija cits laiks, un tad ne visi uzņēmumi, strādāja, kā viņi strādāja. Es runāju par to, ka ne visur brauc godīgi, un milzu transports jāsaka par laimi vai diemžēl. Laikam jāsaka, diemžēl bija tas uzņēmums, kur šoferis bija tikai sastāvdaļa no mašīnas, un mašīna nedrīkstēja stāvēt. Viņiem bija tāda politika firmā. Un tad tur bija daudz visādi gadījumi, viņiem bija daudz avārijas, un cilvēki aizmiga, un tas bija bīstam, tas bija slikti, teiksim tā. Tad vēl bija robežas, un tad tas viss arī, protams, kad iespaidoja to visu, jo kādreiz jau bija beigās viņi vadāja augļus, un tad tur viņiem bija tie diezgan skarbi tie piegādes, tie termiņi, un tad tur neviens tur baigi nežēloja šofers. Teiksim, tas bija, kādreiz bija tas laiks, kad, kā jau es teicu, šofers bija sastāvdaļa no mašīnas, un mašīna nestāvēja, un, teiksim, lai tētis būtu manā dzimšanas dienā mājās, ja viņam sanāca, tad tas varēja notikt, bet jāsaka, tētis brauc līdz maniem kaut kādiem 14, 15 gadiem, tad to pirmo dzīves posmu viņš bija varbūt tās vienreiz manā dzimšanas dienā mājās. Nerunājot vēl par, piemēram, par Ziemassvētkiem vai jauno gadu, laikam pārsvarā viņš bija mājās, cik es atceros, bet Ziemassvētkus laikam var teikt, gandrīz nekad nebija mājās. Un tas ir arī kaut kas tāds, ko tagad jaunie šoferi laikam nesaprot un nenovērtē, kad tagad ir, teiksim, tā situācija ir mainījusies, un daudzi firmu īpašnieki, viņi, protams, nāk pretī, un protams, arī, jāsaprot arī tas, ka tagad ir tāds laiks, kad šoferi trūkst, un, ja tu gribi tā spiest uz to cilvēku, viņš vienkārši nebrauks. Tajā laikā tā bija viena no tām profesijām, kur varēja nopelnīt. Un tas bija pieņemts. Tā bija daļa no tā darba, kad neviens tev neprasīja, tu gribi vai tu negribi, tev bija jābrauc. Tagad tas, protams, tā nav, un tas ir savā ziņā forši. Jo es, piemēram, kamēr es braucu, man, paldies Dievam, nesanāca nekad tā, ka es Ziemassvētkos neesmu mājās. Vai jauno gadu es sagaidītu kaut kur ceļā. Man bija tā, ka dzimšanas dienas, vai tur Jāņus, vai kaut kādas jubilejas. Es arī, 8 gadus braucu, un man pa 8 gadiem, lai es būtu Jāņos mājās, laikam es skaitīju, man bija 1 vai 2 Jāņi, kad es biju mājās.
kas varēja, teiksim, ar draugiem līgot. Vai dzimšanas diena arī tāpatās man bija, pāris dzimšanas dienas, ka es biju mājās, bet man ir ļoti daudz atmiņas, kad es esmu ceļā. Viens pats kabīnē. Jā, es braucu, piemēram, tur, pēdējais gads, kad es braucu, man bija, es atceros, kā tagad man bija 28 gadi palika, un es biju Zviedrijā braucu uz ostu, un tad man tur, tajā dienā es braucu pa Zviedriju, un tad, zvanīja man tur, apsveic man, tad atbrauc mājās, kaut ko nosvinēju, bet tā, lai es varētu, teiksim, būt mājās. Ieplānot, jā. Man, kad bērni, piemēram, dzima, tad es arī mājās biju, man kaut kāds 2 nedēļas. 2 nedēļas bērni piedzima, es biju mājās, maksimums 2 nedēļas. Nedēļu vai 2, es tagad neatceros. Es atceros, kad sieva, kad bija dzemdību namā, tad kad viņa aizved uz turieni, es tieši atbraucu mājās, un viņa jau bija tur. Un tad es pavadīju laiku ar viņu kopā, tad pēc tam piedzima mazie, un tad kaut kādu nedēļu. Kāp mašīnā? Jābrauc reisā, tāpēc, ka tā jau ir mana alga. No tā, ka es sēžu mājās, man neviens nemaksā. Man liekas, ka Kristeram ritīgi forši tā loģistika iznāk. Tā, kā to skatās, kad viņš brauc to Eiropu, bet viņš jau katru nedēļu plēvam apakaļ. Es, kad braukāju, es arī biju katru nedēļu mājās, bet es biju maz mājās. Katru nedēļu varbūt ne, es biju. Viens bija periods, kad es biju katru nedēļu mājās, bet tur arī tā braukšana bija tāda, kāda viņa bija. Teiksim tā, nedaudz vecās skolas stilā, teiksim tā, lai neteiktu vairāk uz kameru. Jā. Bet pēdējais mans posms, kur es strādāju, es biju 2 nedēļas ceļā, un 45 es biju mājās. 45 stundu atpūta man bija jātaisa, es viņu taisīju mājās. Kā taisīju? Tas bija tā, kad es piekdienu atbraucu, piemēram, pēcpusdienā, un svētdien pusdienas laikā es braucu projām. Tā bija viena diena, teiksim, tas bija 2 pilnvērtīgas dienas mēnesī, kad es biju mājās. Tagad arī daudz tā nestrādā, daudz negrib tā strādāt. Pirmais mans reizes, kad es vispār sāku braukt Daņabojā, man bija 21 gads. 21 gads man laikam bija, ja es nemaldos, vai 22, ka es tieši sāku braukāt Eiropu. Es nobraucu pusgadu, bija 22 gadi man tikko palika. Es strādāju no sākuma pa Baltiju pie tēva uz viņa mašīnas un nostrādāju kaut kādus 7 mēnešus laikam pa Baltiju. Un tad bija piedāvājums tā kā braukt uz Eiropu strādāt. Tur bija, teiksim, neslikts piedāvājums, bet es biju jauns, man nebija ģimene, man bija tikai draudzene, kas tagad ir mana sieva, Danai sveiciens. Un viņa strādāja frizētavā, es braucu. Un tas bija tāds vēl periods, kad pa lielam es zināju, ka es gribu ar viņu būt kopā, bet es zināju, ka es arī gribu tā kā, attīstīties, palīdzēt tētim, attīstīties. Un tad sekoja tas piedāvājums, par kuru es uzzināju. Es parunāju ar saviem vecākiem, mums bija mājās tā kā ģimenes sapulce, darīt vai nedarīt, jo tur vajadzēja pirkt mašīnu, neteiksim, ka jaunu, bet svaigu mašīnu. Tur tas darbs bija tāds, ka bija jābraukā no Spānijas uz Vāciju, pie spāņu loģistikas. Viņiem bija diezgan drastiski tie noteikumi, tur bija noteikums, kad ir jābrauc 3 mēneši, un tad maksimums 3 nedēļas tu varēja būt tā kā projām. 3 mēneši, tagad tu mājās vispār neesi. Mājās tu vispār neesi, tad brauc 3 mēnešus, tad tu atbrauc mājās, teiksim, tu aizbrauc no viņiem projām, piemēram, es pirmdienā aizbraucu projām. Un tad man sanāk, pēc 3 nedēļām man ir tā kā atkal jābūt tur. Un tad rēķini, sanāk, cik man 3 dienas atbraukt mājās, tur tajā laikā es tā varēju izdarīt no tās vietas. Un tad es atbraucu mājās, es esmu, piemēram, trešdienā mājās, un tad sanāk kaut kādas 2 nedēļas, un man atkal jābrauc projām. Tad mēs bijām tur vienojušies ar manu studiju biedru, ar draugu manējo Matīsam arī sveiciens, viņš skatīsies, ka mēs strādāsim tā kā uz maiņām. Viņš tā kā aizgāja strādāt uz tās mašīnas, kuras braukāja pa Baltiju pie mani fāteri, un es tā kā aizbraucu uz Eiropu. Un tā kā mums bija vienošanās, ka es atbraukšu mājās, viņš brauc uz 3 mēnešiem projām, un es tā kā strādāju pa vietu tos 3 mēnešus. Tā kā mums ir 2 mašīnas, mēs esam 2 džeki, jo mēs esam jauni, bijām jauni.
Un mums bija draudzenes, apgribēja mājās. Mēs gribējām arī, teiksim tā, protams, nopelnīt kaut ko gribējās, un arī tāpat laikā gribējās arī savā ziņā būt mājās. Jo tomēr tu esi jauns, tev gribās ar draudzeni pavadīt laiku kopā, tev gribās ar draugiem kaut kur ietusēt. Ja? Un, ja tu, piemēram, es biju projām 3 mēneši no jūnija līdz septembrim. Visu vasaru. Un manējie draugi visi tur jāņo, tur visi tusējās, visi tur notiek. Es 3 mēnešus projām, un tagad tev ir 22 gadi. Un tajā brīdī es vēl, teiksim tā, pirms tam dzīvoju kaimiņos ar saviem vecākiem, ja, man nebija tur jādomā par to, ka par kaut kādām sadzīviskām lietām. Tas bija savā ziņā, es to varu salīdzināt, varbūt dažs smiesies, bet es to varu salīdzināt ar armiju. Kad tu esi izgrūsts ārā no savas komforta zonas, tu esi Eiropā, un tur bija tas darbs tāds, ka tur nebija latviešu daudz. Viņi bija, bet tur, kur es strādāju. Bet tur nebija tāda kā bāze, kur mēs tikāmies. Ja, man sanāca tā, ka es katru nedēļas nogalu biju kaut kādā citā vietā. Un, es satiku ļoti maz, teiksim, latviski runājošus cilvēkus tajā braucienā. Un es prasīju, tur, ka es braucu uz Spāniju, tur, piemēram, tur kaut kādā 2. mēnesī man tur beidzās rupmaize. Ja, un, es tā kā biju pieredzis pie tā, ka man tā rupmaize ir. Tajā es prasīju ar džekiem, es saku, atvediet man tur rupmaizi un vēl kaut ko. Un tad man tur bērnības draugs viens, viņš bija pabeidzis tieši tehnikumu. Tā kā viņam bija izlaidums un viss. Viņam bija iespēja, es saku, vai Ričs mauc pie manīm. Tā kā, pabrauksim. Viņš man tur daudz, mēs ar viņu ļoti daudz laika pavadījām kopā, uzaugām arī. Un tad viņš saka, jā, davai. Un tad viņš ar vienu citu šoferi no Latvijas atbrauca, un tad mēs kaut kādas 2 nedēļas viņu kopā, tur mazāk nekā 2 nedēļas, jā, ietusējām, tur, viņš ar manīm braukāja. Jā, tad viņš iekāpa Štutgartē, es atceros, es krāvoju Štutgartē ar detaļām uz Spāniju, un es viņu izlaidu pilsētā, kur iet tramvajs un kas. Viņš aizbrauca uz centrālo staciju, gaidīja autobusu, tur vēl bez mazliet 20 stundas, kas ies uz Latviju. Lai tiktu mājās. Un tad tur arī tā interesanti bija. Un tad es atbraucu mājās no tā pirmā reisa. Sanāca tā, ka bija vēl viena ekspedīcija, kur arī mūsu mašīnas brauc. Viņi prasīja, vai negrib pie viņiem. Un mans tas pārnieks, ar ko mēs bijām vienojušies, mans draugs, ko mēs bijām vienojušies, ka mēs uz maiņām brauksim, viņam bija jaunas attiecības, jauna meitene. Un viņš man saka, klausies vecais, es negribu braukt. Un tad izlaiž tas piedāvājums no tās loģistikas. Ok, es saku, ok, negribu braukt, nevienu jau nevar piespiest. Es visu saprotu. Un tad es mājās biju kaut kādas, laikam, 3 dienas pēc 3 mēnešiem. Un tad man paprasīja, ka toreiz kaut kā bija tā, ka vajadzēja aizbraukt. Es biju 3 dienas mājās, un es atkal aizmaucu uz 3 kaut kādām nedēļām vai 2. Un toreiz es paņēmu savu draudzeni līdzi, kas, sievu. Un tad mēs atbraucām mājās, tad es nedēļu biju mājās. Es paprasīju tētim, es saku, klausies, es gribu mājās pabūt, kaut kādas lietas izdarīt. Tur, nestoties to, ka jau bija rudens. Kaut kāds jau bija toreiz jau oktobrs, man liekas. Un tad sekoja piedāvājums braukāt Eiropu, Latviju, tā kā, piemēram, Kristers tagad braukā. Un tur bija iespēja, ka varēja braukt 2. Un tad mēs ar to manu draugu, davai mauksim 2. Un tad mēs Itāliju maucām 2. kaut kādu tur, brītiņu. Ilgi nē. Tad draugam tā draudzene, viņi nevarēja izturēt, kad viņš tāpatās no mājās, jā, nestoties to, ka viņš nebrauc apļiem. Viņam arī mugura sāpēja, un tur bija, teiksim, dažādi tie apstākļi. Un tad viņš palika pa Baltiju strādāt, un tad nāca cits pārnieks. Tad mēs atkal pabraucām kādu brīdi, un tad vienā brīdī tam otram džekam viņam bija nesaskaņas ar loģistiku. Viņš nevarēja ar viņiem sadzīvot, un viņš izdomāja, ka viņš negrib braukt. Un tad pēc tam es viens pats braukāju. Es sapratu, ka ir ok arī vienam braukt. Ilgāk iet, bet... tā varētu gulēt, kamēr cits. Vai var jau pa 2 jau brauc, un ne? Viens guļ un... Teorētiski nevar, praktiski vajag. Jo, tomēr
pēc noteikumiem sanāk, ka jūs divatā tu vari braukt 20 stundas, 21 stundu tev ir kopējais laiks, un pēc tam 9 stundas tev ir jāstāv. Un tāpatās tas ir grūti. Tev 20 stundas, ja tev jābūt ir visu laiku augšā, un tev ir jābrauc, tad tas tāpatās nav tas. Tāpēc mēs tāpatās gulējām, protams, tas nav viegli, tāpēc, ka pirmām kārtām tev ir jābūt 95% uzticībai tam otram cilvēkam, ka tu vari gulēt, jo tā tomēr ir tava dzīve. Pagāj, guļ jau krēslā, nevis gultā. Mēs gulējām gultā. Neslēpšu, gulējām gultā, tāpēc, ka krēslā es nevaru pagulēt. Nevar jau, jā, loģiski. Krēslā es nevaru pagulēt. Es savam draugam uzticējos, un viņš uzticējās man, un mēs principā tā arī maucām. Mums bija noteikums, ka mēs, ja jūtam, ka nāk miegs, kad ir grūti, vienkārši modina augšā. Ja otrs arī nevar, tad guļ un viss. Vienkārši iet gulēt un viss, un pilnīgi pie kājas. Jo tā ir tava dzīve, tā ir tava veselība. Protams. Un tā ir arī citu cilvēku dzīve. Ja tu nedod Dievs kaut kur ieskries, vai aizķersi, vai nezinu, frontālā nedod Dievs sadursmi, kā tu pēc tam ar to dzīvosi? Tikai tāpēc, ka tu gribēji būt baigais vecis un ātrāk mājās. Gribēji maukt kaut kur vai mājās vai nav kur. Kā tev viss tas tunings sākās? Tagad tu esi šofers, ja? Tu brauc pa eiro, braukā riņķi, un tagad kā tev tas viss sākās? Tā kā vienā dienā izdomāji, es gribu tagad šitādu salonu un pats sāk taisīt, vai tas tur pamazām? Nē, negluži tā. Es, kad sāku pie tēta braukt, pa Baltiju vēl, pašā sākumā, tētis gribēja man vairāk atbalstīt, un viņš saka, man tev pārsteigums ir. Es nebiju par neko domājis. Es tajā brīdī nedomāju par tuningu. Man bija, es uztraucos par to, vai es tikšu galā ar to darbu vai nē. Un vienā dienā viņš saka, man tev pārsteigums ir. Es saku, kāds? Viņš saka, atbrauc uz garažu pasties. Es atbraucu, viņš bija uzlicis uz aizmugurē uz spoileriem, kas iet gar kabīnu, viņš bija uzlicis sarkanās lampiņas. Tas man riktīgi tā, patika. Protams, tas bija forši. Un pēc tam, kad jau mēs nopirkām to jauno mašīnu darbam Eiropai, es jau zināju, ka es gribu, lai viņi izskatās labi. Viņi bija, šofers nebija slikts, bet viņš nerūpējās par viņu, no ārpuses. Un arī tas iepriekšējais īpašnieks mašīnas, viņam bija arī, gan arī vai vienalga. Vai viņai tur bumpers ir nokrāsots, ja tur bija negadījums. Pēc tam vai uzliek vienkārši nekrāsot un tāda it kā sīkuma, bet nav sīkuma. Un tad mēs nopirkām to mašīnu, viņa bija 3 gadus veca ar noskrienu, vai 4 gadus veca ar noskrienu kaut kādu 500 ar kaut ko 1000. Un tad es tētim teicu, ka es braukšu tā kā reisā, bet man ir 2 nosacījumi. Pirmais nosacījums, ka es viņu tā kā sakrāsošu, savedīšu, vai viņi labi izskatās. Un otrs nosacījums bija tāds, ka man vajadzēja sēni uzjumt. Tā ir kondicionērs, kad tu stāvi. Viņš saka, ok, ja tu pats darbosies, tad tas viss tev būs. Es saku, ok, sapratu, man ar to problēmas nav. Es garažās visu izjaucu, rāmi tur bišķiņ kaut kur patīrīja, kur bija parādījusies rūsiņi, tur nokrāsoja. Diskus mēs nokrāsojām, aizvedām, nokrāsojām. Uzliku brizgavikus, pasūtīju Polijā toreiz lampas, uzlikām, uztaisīju mums Dugurīgā, uzlikām tos lukturus, tur vēl kaut kādas aizkars pasūtīju Tukumā pie tantes, tur ļoti daudziem viņi kādreiz bija. Un tā mašīna bija, viņa atšķīrās. Tagad es aizbraucu. Bet krāsa bija tā kā oriģinālā. Krāsa viss palika, jā, viss bija. Bildi arī var, pēc tam. Iedod bildi, jā. Un viņi izcēlās tāpatās. Tie džeki, kas tur to mašīnu zināja, un arī tas šofers, kas uz viņas kādreiz brauc, viņš tur vēl strādāja. Un tagad viņi man pirmo reizi satika, tas šofers, kas brauc ar viņu. Viņš man satika Francijā, mēs braucām uz autobāņu viens otram pretī. Viņš gan izlec ārā pa logu, viņš bija šokā. Tāpat mašīna. Ka tā ir tā pati mašīna un ka viņa tā izskatās. Un pēc tam es braucu to mašīnu,
Man gribējās arvien vairāk un vairāk, un tad es Itāliju braukāju. Tad es skatījos uz itāļiem, ka viņiem tas chroms, man tas patika. Un tad nopirkt to chromu Itālijā bija ļoti dārgi. Teiksim, ja ņem attiecību, kāda man bija alga, ja, un man tur... Un cik maksāja tur? Cik maksāja, teiksim, tas viss, tas bija dārgi. Bet kaut ko mēs izdarījām, uztaisījām Rīgā, kaut ko es pirku Itālijā, pakluso no sievas. Nezinu, cik daudz es iztērēju, jā, tur brālēns man brauc līdz brālēm, teica, nedod Dievs, tu pateiksi, ka es te atstāju tur, ja man tur, piemēram, alga bija, tur, nezinu, par to reizi 500 eiro, tad es tur, nezinu, 200 eiro atstāju tur veikalā, jā, tur vai 150, tas bija daudz, teiksim tā. Kaut kur es kaut kādā ziņā savai ģimenei atņēmu nost, bet, atkal, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad tas bija tāds, manā gadījumā tas bija tāds ieguldījums man pašam, teiksim, nākotnē, tajā savā tēlā un tajā visā, ko es daru. Tad nāca cita mašīna. Tad bija tas tāds periods, kad es negribēju baigi neko darīt. Mēs tēti vienojāmies, ka mēs nopērkam mašīnu, kas bija plus mīnus nedaudz jaunāka nekā tā iepriekšējā, bet viņa bija ar V8 motoru un tā. Viņa izskatījās, teiksim, kopta, bet viņai nekas nebija. Un tad pirmais mans brauciens ar to mašīnu bija te pa Baltiju. Mēs braucu uz Kauņu, un man bija jāguļ viņā, un es aiztaisīju aizkarstos oriģinālos ciet. Un es redzu, ka viņi, no vecuma viņiem ir tāds plaisas, un kad gaisma spīd cauri, un es domāju, kas tā pa miskast. Man vajag aizkarst, piemēram, kaut vai. Un tad es biju, jau tajā laikā es biju saskatījies uz holandiešiem, man patika reāli holandiešu mašīnas un kā viņi bija, teiksim, uztaisījuši. Un bija tāds Šuberts kādreiz, viņš tagad jau vairs nav dzīvs, bet viņš bija ļoti populārs Vācijā. Un bija tur tāds D-Max seriāls, viņš bija tajā seriālā. Un jāpiebilst, kad Kristaps Ķisels, mans draugs, kurš dzīvo Vācijā, viņš arī bija tajā seriālā, bet tas bija jau tagad nosacīts. Tas bija seriāls par ko viņš? Viņš bija par smagajām mašīnām, par šoferu darbu, tur veselu komandu braukāja viņiem līdzi, tur, teiksim, Itāliju viņš brauc, un viņam brauc veselu tur filmēšanas brigādi līdzi un filmē visu, ko viņš dara, kur viņš stāv, kur viņš ēd un restorāns un visu kraušanās. Un tad es diezgan daudz no tā iespaidojos, un to mašīnu finālā, ko es tā kā negribēju neko darīt, es viņu uztaisīju par izstādes mašīnu un aizbraucu Polijā uz izstādi. Tā bija tā, ko tu dabūji par to. Jā, un, teiksim, runājot par saloniem, kā tas viss sākās, tajā laikā Latvijā vispār nekas tāds nebija. Un, ja kāda mašīna arī bija, tad viņi bija no kaut kurienes nopirkt. Bet viņas nebija daudz, viņi, var teikt, vispār nebija. Uz vietas taisīts nekas tāds? Nekas nebija arī, nebija. Un es skatījos tā kā sludinājums, reklāmas sludinājums, ka tirgo mašīnas, piemēram, Holandē, ja? Un es redzēju, ka vienai, piemēram, holandiešu mašīnai ir uztaisīta gulta ar pogām un durvīm uzlikas. Un es tā padomāju, mans tas draugs, ko es jau minēju, Rihards, bērnības draugs, kas bija pie maniem atbraucis, kad es braukāju uz apļiem. Viņš bija beidzis galdniecības to arodu skolu, un viņš kaut ko zināja. Un mēs ar viņu pat cik daudz tusējām kopā, tad es viņam saku, Riči, klausies, es saku tādu lietu. Es saku, tu zini, kā vispār taisa tos dīvāns un tādas lietas. Viņš saka, kaut ko es zinu. Tad bija jau YouTube. Mēs atradām YouTube'ā kaut kādu video, kur vecis taisīja kaut kādu dīvānu, vēl kaut ko tur. Un Ričs man arī kaut ko ieteica. Un tad es pamēģināju uztaisīt no sākuma savu gultu un durvīm uzliks. Uztaisīju, man patika. Tas pirmais mans produkts, ko es biju uztaisījis, atrada Rīgā materiālu. Pagad, tev bildi ir ar tiem pirmiem darbiem? Ir. Tās man arī iedos, ja? Jā, ir man bildi ar pirmo salonu. Tad es uztaisīju to. Tad man iepriekšējās mašīnās man bija krāsota paneļi jau. Es biju arī tur, traks uz to. Bija baltā krāsā panelis nokrāsots tur, bēšīgā. Un tur daudz par manīm tur, teiksim, tā smējās, ka tā krāsa neturēsies vēl kaut kas. Un tad tur ir viens džeks, kurš man teica, ka tas viss nonāks nost. Un tad es viņu tur, teiksim, satiku pēc 5 gadiem, ja, ka tā mašīna vēl bija mūsu firmā, bet es ar viņu, protams, sen jau nebraucu, bet
Viņi bija pie mums, un es viņiem saku, nāc šur paskaties. Es saku, nonāca kaut kas nost. Tur viss bija tā kā, tur vēl tagad viss ir tā kā es biju sakrāsojis. Es tā domāju. Un tad tā mašīna, ko es nebiju domājis taisīt, ko es uztaisīju par izstādes mašīnu. Es uztaisīju no sākuma to gultai uzliku durvīm. Aizkars man sievu uzšuva pirmos toreiz tajā mašīnai. Audumu atradām Rīgā, tur kaut kādā veikalā. Viņš nebija pietiekami daudz, bet mēs saskaitījām, ka mums tā kā vajadzētu pietikt. Viņi bija vienā kārtā un viņi bija plāni, bet viņi izstījās labi. Man patika, kā viņi izstāstīja, jo es viņus pēc tam bieži vien netaisīju arī ciet. Vispār, teiksim, ka gulēju un viņi bija vaļā. Un tad paneli nokrāsoju. Vienā kaut kādā pārtraukumā, kad mums bija kaut kāds pārtraukums, tagad neatceros, man liekas, jaunais gads bija. Es uztaisīju, sakrāsoju paneli. Toreiz vēl bija Skānijas žurnāls. Varbūt arī tagad ir Skānijas žurnāls, es neesmu interesējies, bet viņi uztaisīja rakstu par mums. Tur ir tā mašīna, un tur ir bilde, šī bilde ir. Šis ir tas Skāns, jā? Nē, tā ir iepriekšējā mašīna, kurai bija panelis krāsots, bet tā, par ko viņi tajā žurnālā, tā ir cita mašīna. Un, man tas riktīgi patika, tētim patika, viņš bija sajūsmā. Un, toreiz tā krāsošana bija arī tādos skarbos apstākļos, zema temperatūra, bija ziema. Un tas boks, kur mēs krāsojam, kur mēs visu to izjaucām un tīrījām un gatavojām, tur bija, skarbi bija. Bet mēs to visu uztaisījām, bija riktīgi smuki. Un pēc tam, kad man bija atkal kaut kāds pārtraukums, ja nemaldos augustā, varbūt arī ne augustā, tagad nepateikšu. Es izdomāju, ka, ja jau es uztaisīju gultē to uzliku un tās durvis, kad ir jāpamēģina arī viss pārējais uztaisīt. Es visu izjaucu ārā, visu nopakoju, nosiltināju, visas grīdas, sienas un uztaisīju arī pārējo salonu. Protams, ja tagad es uz to salonu skatos, tad, es, protams, par sevi pasmējos, un tas ir nedaudz tie risinājumi, kādi man viņi bija smieklīgi, un šodien es kaut ko tādu nevarētu izdarīt, tikai, tas jau viss jau nāk laika. Bet tajā laikā tā mašīna, tas salons, tas bija kaut kas nebijis, tas bija kaut kas tāds, kas nav citiem, un es vienmēr, kad es nezinu, kā pārā no mašīnas, es vienmēr uz viņu atskatījos, tas bija tā, Tad tas nozīmē, ka patīk. Tas bija tā bija sirdslieta, un arī tas, man patika. Es vienmēr braucu ar mašīnām, kas pievērš uzmanību, un man tas, Kadīs vēl tev smuks uztaisīts? Kadīs vienkārši. Bet, citiem varbūt tas liekas tā, citi to nesaprot. Ļoti daudz ir bijuši gadījumi, kad man nāk klāt un saka, kāpēc tu vispār to dari? Ja, tev tur par to maksā un vēl kaut kas, un tad, kaut kā sākumā es to uztvēru tā, kaut ko mēģināju varbūt skaidrot, vēl kaut kas, pēc tam, kad jau tas jau aizgāja tik daudz, ka man jau tas sāk kaitināt, tad es sāku tādu asāk atbildēt tiem cilvēkiem. Un es uzskatu, ka katram ir sava izvēle, un katrs iegulda savu, teiksim, naudu vai savu laiku kaut kādā savā lietā, kas viņam patīk, vai ko viņš grib, un nevajadzētu nosodīt citus. Ja. Cits uzbūvē māju, ja, kur ir, citam liekas, priekš kam tev tas vajadzīgs, tu dzīvo tur, nezinu, viens vai ar sievu, priekš kam tev māja tāda, bet varbūt tam cilvēkam viņš visu mūžu sapņojas par tādu māju, viņš viņu ir uzbūvējis. Tāpat tās arī ar mašīnu. Kāpēc tu pulē diskus? Tev šefs par to maksā. Es saku, man dienas alga cietā, bet jāpapulē diski. Cik tev maksā? Tas, piemēram, 2015. gadā. Es viņam saku, man 140 eiro tur dienā maksā. Un tu tur, kur tu strādā, tur iedod numuru tur šefam, es arī tur esmu gatavs papulēt diskus. Es saku, nē, tur tādus kā tev neņem. Izklausās augstprātīgi vai kā, bet, uz stulbu jautājumu seko stulbu atbildi manā skatījumā. Tā kā, tas viss tā aizgāja, un tad arī tas draugs Kristaps, viņš arī ķīlēja mašīnas un visu pats darīja. Un mums bija tāda draudzīgā tāda sacensība, kad es esmu tur, nezinu, salicis tur to, es esmu tur izdarījis to, es esmu izdarījis tagad šito, un tad mēs tur savā starpā tur sacentāmies, un bija arī citi džeki, un
Nu, tad pamazām jau uztaisīja savam tam pirmam salonu, tad jau... Es uztaisīju no sākuma vienu mašīnu, tad es vēl braucu, un tad mēs ar tēti spriedām, kad vajag tā kā kaut ko jaunāku. Un tad to uztaisīto mašīnu, ar ko es biju pirmo Polijā izstādē, mēs viņu tā kā atdevām šoferim. Un nopirkām 3-gadīgu arī Scania, protams, V8. Un viņi jau bija tur tajā brīdī. Man šķiet, ka tas bija krūta. Man bija 27 gadi. Es braucu ar 3-gadīgu V8 Scania, uztaisītu, uzķīlētu. Jauna piekaba bija, krona, viss bija krāsās, viss bija sataisīts. Un tas bija tā krūta. Ar to mašīnu arī braukāju uz izstādēm. Bija Somijā, Polijā. Un tad pēc tam jau, kad pienāca tas laiks, kad es sapratu, ka es tā kā, beigšu braukt, kad ir pienācis laiks kaut ko mainīt, tad sākotnēji nebija doma, ka es taisīšu mašīnas, kad es kaut ko ķīlēšu. Sākotnējā tā doma bija, kad es strādāšu ofisā, tā kā kraušu mašīnas, disponēšu kaut ko tādu darīšu. Loģistikā strādāšu. Un paralēli tam visam tam posmam, kad es tā kā gatavojos tā kā iet projām, mēs ar tēti atrunājām, ka es tā kā braucu uz jaunajam gadam, un ka jaunajā gadā, kad es eju projām. Un tādā laikā bija daži draugi, kas tā kā man prasīja, vai es varu viņiem uztaisīt. Un tad es padomāju, kāpēc gan ne? Man tas tā kā patīk arī, ka varētu mēģināt tā kā pilnveidoties. Un tajā pēdējā manā braukšanas gadā es biju Somijā izstādē ar to mašīnu. Un arī tas ir tāds, tas ir jāpiemina, jo tas ir tāds pagrieziena punkts, kad es iepazinos ar somiem, kas ķīlē mašīnas. Kāpēc arī viņai ir 650 zirgspēki, jo man ir Somijā, teiksim, draugs, kas ar to nodarbojās. Un tajā izstādē viņi stāvēja man blakus, tie džeki. Un viņi sākumā baigi daudz ar manīm nerunāja, kā mēs tur sasveicinājāmies visu. Un tad, kad jau bija nedaudz iedzerts vecā tēva klepus drapi, tad bišķiņi jau atraisījās viņiem tā mēle, un viņi sāka uzdot jautājumus. Un tad, kad es viņiem pateicu, ka es salonu taisīju pats tai mašīnai visu, un tur bija īstenībā labi uztaisīts salons. Tur bija kaut kādi, teiksim, labi sēdekļus pats nešūvu, tur es biju atdevis meistaram, un stūri nebija pats šūvis, to arī meistars taisīja. Tad viņi tādu nopietni, tu pats to darīji, tev vecīt tas ir jādara, tas ir tas, kas, tev ir kaut kāds, nezinu, tev ir kaut kāda odziņa, tev ir kaut kāda tā nezinu, ne talants vai kā to var nosaukt, bet viņš man teica, viņš saka, davai, viņš saka, gribi, es nopirkšu jaunu mašīnu. Viņš saka, un es tev iedošu viņu uztaisi viņu. Un tas bija viss tādā sarunu līmenī, un es domāju, zin kā tagad iedzērs tur tā viss tā. Es tā to atceros to, protams, bet tas tā, es uz to nepaļaujos, un tas nav, zin kā ļoti daudz, ko cilvēki runā, bet ļoti maz, ko viņi dara. Jā. Un tad, kad es beidzu braukt, tad bija viens projekts, ko es uztaisīju. Tad bija nākamie 2 projekti, ko es uztaisīju. Tad es vēl vienam draugam uztaisīju mašīnu. Un tad es visu laiku tā kā komunicēju ar tiem somiem. Un tad tie somi redzēja, ka es to daru. Un vienā jaukā dienā viņš man zvana. Viņš saka, klausies, es nopirku jaunu 650 Next Gen Scania nullīti. Viņam tur savām izstrādēm, saviem tur kaut kādiem projektiem. No ārpuses viņš viņu pats taisīja, tā kā tur viņam arī servis un tādas lietas. Viņš saka, davai, maucam salonu. Un es tāds nopietni. Tu gribi, lai es taisu tavai jaunai Scaniai salonu. Es ar jauno Scaniu nebiju, teiksim, tāpat braucis tolkam, ka man te džeki saka, davai uztaisi salonu. Iedomājies jaunai mašīnai, kur maksāja tajā laikā, viņš par viņu samaksāja 150,000. Tas ir kurējie gadi? Tas ir 19. gads. 19. gads, jā. Šodien tā mašīna maksā pāri pa 200,000. Un, ka man viņai jāuztais salons, iedomājies, tas ir tāds savā ziņā arī risks. Protams. Kaut ko salauzt. Kā, bet tas ir tā, viņš tev atved to mašīnu uz Latviju? Nē, viņš man neatved viņu uz Latviju.
viņš man, kā zināja, ka mēs bijām čomi. Viņš saka, es tev uzticos. Viņš saka, kur ir mašīna. Atbrauc viņai pakaļ. Viņš apmaksāja man tā kā ceļu. Viss, mēs sarunājām, viņš arī diezgan aizņemts. Džeks, un es aizbraucu uz Somiju ar savu draugu. Arī tāds Martins Pakošs, arī ķūņinga pasaulē. Arī viens no cilvēkiem, varbūt no kā es arī tā kā iespaidojos kādreiz. Un mēs aizbraucām. Viņam tas mans somu draugs kaut kādus uzlabojumus taisīja, teiksim, programmu kaut kādu toreiz kačāja. Un viņš atbrauca ar to Skāniju. Un, es aizbraucu ar Skāniju mājās un pēc kaut kāda, neatceros, cik es ilgi taisīju to salonu. 2 nedēļu, 2 laikam kaut kādas nedēļas es viņu ražoju. Oļeks pieslēdzās. Oļeks tajā brīdī strādāja servisā, viņam bija maiņa darbs 3/3. Un viņš jau bija sācis tur kaut kādu laiku iepriekš tur arī, teiksim tā, vienkārši pats no sevis izdomāja, ka viņš grib pamēģināt stūrus taisīt. Viņam nebija nekāds sakars ar šuvējiem, ne ar ko. Viņš paņēma mammas veco šujmašīnu un sāka kaut ko tur šūt, kaut ko mēģināt darīt. Un mēs jau tad ar viņu runājām, kad es saku, davai kaut ko meistarojam kopā. Jo vienam man bija, neteiksim, ka grūti, bet man vajadzēja kaut kādā brīdī arī kaut kādas palīdzības rokas un kaut kādas lietas, tā kā arī, teiksim, Un tā mēs vienojāmies ar viņu, kad davai maucam. Sākumā viņš tā kā strādāja vēl tajā darbā, un es tā kā taisīju salonus. Un principā tajā gadā viņš aizgāja projām no tā savu darbu, un tad mēs, teiksim, sākām pilnvērtīgi kopā strādāt. Un jāsaka, ka šodien 90% no visiem maniem darbiem tas ir jau kopražojums. Teiksim tā, vairāk vai mazāk. Tad tur aizskar, teiksim, arī bija, teiksim, mēs domājam, ko mums ražot, jo, teiksim, uz saloniem tikai tu izdzīvot nevar. Man nebija tajā brīdī tās pārliecības, ka man būs tik daudz to salonu un ko mēs darīsim. Viņš stūri šūst, tad es saku, baigā tēma varētu būt kā aizskar, jo aizskar, teiksim, piedāvāja tikai Latvijā viens cilvēks, ja tur šuva, Un šuva aizskars ne tādus, kā, teiksim, kā pēc standarta. Latviešiem varbūt daudziem patika, bet, teiksim, ja ņem kaut kādus holandiešus vai tie nebija tāda aizskari, nebija materiāls tāds un nekas, un tad mēs sākām meklēt materiālu, kur mēs varam tādu dabūt tieši, kā vajag aizskariem, un tad mēs viņu atradām, un tad Oļeks pirmo aizskaru komplektu šuva laikam nedēļu. Viņš tā kā gribēja, lai nav nekāds vēders, nekas, lai viņi ir čotkie, un tad viņš tur kaut kādu nedēļu uz ceļiem pa dzīvokli rāpoja, tur tos aizskars tur meistaroja, un tad, tas bija tāds sākums, jā. Un tad aizgāja, un tad, aizskara tā ir viena no tēmām, kas iet vēl šodien. Bet viņi jau uz pasūtījumu nav jau tā, ka tev viņi te plauktā stāv. Ir, protams, gadījumi, kad cilvēks pasūta un pēc tam izdara nepārāk smuki pazūd, bet tie ir ļoti reti tādi gadījumi. Latvijā tādi ir bijuši laikam 2 vai 3. Ka pasūta un tikai gatavs. Tad... No Liepājas Džeks, viņš pasūtīja aizskars zaļā krāsā, viņš skatās sveiciens tev arī, malacis. Pasūtīja un viss, Viņš pasūtīja aizskars un tur bija specifiska krāsa. Un finālā mēs viņus uzražojām. Pasūtījām materiālu speciāli, jo tas materiāls nav, tā krāsa nav populāra un viņi tā diezgan grūti būtu pārdot. Un mēs pasūtījām tos aizskars, to materiālu uzšuvām visu un tagad viss viņš pazuda. Viņš necēja telefonu, neko. Bet tur bez priekšapmaksām nebija tā? Jā, mēs priekšapmaksu neņemam. Principā arī šodien neņemam. Kaut kādiem spēcpasūtījumiem var būt, jā. Bet izrakst rēķinu un tad, aizskar gatavi, izrakst rēķinu, apmaksā un tad mēs sūtam. Un izrādās, ka tas Džeks nodzēra tiesības un tā kā viņam nebija vajadzīgi, bet tas stāsts jau nav par to, ka, visādi jau gadās dzīvē. Mēs visi esam cilvēki un visādas situācijas ir, bet, ja tu esi pasūtījis kaut ko tādu, individuāli, vienkārši pazust, tas kaut kā tā, liekas tā stulbi. Jo tomēr jūs jau tāpat materiāls tur salikt. Tāpat mēs jau strādājam, un tā ir mūsu, teiksim, maize un savā ziņā. Un tomēr mēs jau rēķinamies ar to, ka
kad, ja tu esi strādājis, tad tu arī gribētu tā kā, par to Dabūt atpakaļ. Atpakaļ kaut ko dabūt, jā. Un, ja tu tā strādā un pēc tam tu tos aizkarus nevar pārdot, tāpēc, ka tā krāsa nekur neiet. Jā, būtu tur varbūt kaut kāda melna vai kā, tad jau... Ja tur būtu kaut kāds, teiksim, ejošās krāsas, tur bija gadījums, kad ejošo krāsu pasūtīja un tad arī pazuda. Viņam tur nauda nav, tad viņš tur vēl kaut ko, tad viņam tur šefs, tur kaut kādas tur pasakas tur jāiet. Labi, ok, tu pagaidi tur, nezinu, nedēļu, 2 un viņus pārdod. Viņi aiziet pirmajā dienā. Tā nav problēma, jo tās krāsas jau visu laiku sūta. Nezinu, pāršoja āķīšu un viss. Kas tev ir dārgākais tās mašīnas? Viss. Viss? Nav tādas pozīcijas, ko varētu izcelt. Jo viss kopumā maksā dārgi un viss ir, teiksim, laiks. Laiks ir pats dārgākais, kas šeit ir ieguldīts. Jā, kā ir kopšana, mazgāšana, ruļu moikas? Ruļu moikas nekad. Nekad nevienu reizi šā mašīnā? Pēc pārkrāsošanas, ja? Nē, nevienu reizi nav bijis ruļos. Nekur, nekad. Un mazgā pats? 90% mazgāja pats. Un ir tagad, puisis, kas pie mums tā kā, grib mācīties un strādā, un es viņam kaut ko esmu iemācījis, tad ir kaut kādas lietas, kuras viņam var uzticēt, un tad viņš kaut ko arī dara. Salona tīrīšana kā? Bieži jātīra? Pat cik es ar viņu nebraucu, tad vajag tikai pārēj pār ar lupatiņu, un pa lielam viss ir ok. Tādas, es arī brauktu ar viņu. Ja es dzīvotu, man tas bija, laikam jāsaka, katras dienas rituāls. Izpūst, teiksim, putekļus, tur pāriet ar lupatu pāri, tur, ka tev viss ir kārtīgs, tev nemētājās tur mans kaut kāds vēl kaut kas, jā, Tagad, ja tu brauc kaut kur, teiksim, tā kā mēs braucām ar sievu un bērniem ar šito mašīnu, ja, kas nav legāli, bet mēs tā darījām, tad protams, kad bija grūti, jo tā kā visi 4, ja? Jā, tad bija grūti. Tad ir savādāk bērni, savādāk bērni un lai arī es saku, ka mašīnā nedrīkst ēst un nedrīkst tur, nezinu, kaut kādas lietas darīt, ja, tad viņi tāpatās, viņi ir bērni un tu kaut kādā brīdī tavu nervu sistēmu neiztur un tu viņiem atļauj kaut ko, ja. Ir. Vājais raksturs nospēlē un tad pēc tam lamājies, bet tu vāc un tīri un kop un viss ir tāpatās ok. Kā ir ar kādiem citiem? Tev tur kaut kāds, teiksim, nezinu, tev jau neviens neložņā par to salonu, tu tur pats darbojies. Palielam neviens tur neviens neko tur nedara. Tikai sieva. Sieva. Jā, un bērni iebrauc līdzi, tad viņi arī ir izaudzināti. Principā kaut kādas tādas trakas lietas nekad nenotiek. Gošu krāsām nezīmē. Nē. Kā ir ar CSDD? Tagad tojās apskata daudz jākabina nost, ne? Viss jāņem nost. Viss? Ķenguru sitamais, lampas? Ne? Viss, ko jūs redzat uz mašīnas, viss ir jāņem nost. Cik ilgs laiks aiziet? 2 dienas stabili. Viss noņemt un salikt, tas ir minimums. Kā reidiem uz ceļu, piemēram, trāpt, tad viņi var tur? Ir reids, un es, protams, cenšos netrāpīt uz tādu reidu, bet, ja kādreiz sanāks, es saku tā, viņiem ir viņa darbs, man ir mans darbs. Vienīgais, kas mūs vieno, ir cilvēciskais faktors. Ja tev pretī ir, teiksim tā, kaut kāds nepārāk labs inspektors, ja, kurš ir, nezinu, burta kalps un ir ietiepies, ja, tad ir viss? Tad ir viss. Tieši tur sāk skaitīt, cik tev lampiņas neatļautās. Zin kā citi saka, ka likums visiem ir viens, es piekrītu, jā, ka likums visiem ir viens, bet likums ir uzrakstīts, teiksim, tā, kā viņam būtu jābūt uzrakstītam. Ja, ja mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, kāpēc, piemēram, vienā valstī ļoti daudz, kas ir uz šīs mašīnas, var būt, un pie mums nevar būt. Tad, vīri, jūs kaut kā izdomājat paši. Tas ir manā skatījumā neapdomāti, jo, piemēram, vīri, kas brauc Skandināviju, ja, Zviedrijā jau ir. Zinās un piekritīs man, ka, piemēram, ķenguru sitamais nav jāņem nost. Ķenguru sitamais ir drošībai pirmajā kārtā. Ja? Kā, piemēram, pie mums saka, ka tas ir bīstami cilvēkam, ja?
Nu, ja, piemēram, tur nezinu, kādu notrieks. Kā tu jau notriecīši jau naudu dabū? Es šaubos, ka, ja nedod Dievs, tur būs kāds cilvēks vai zvērs, ja, un tu viņu notrieks bez ķenguru sitamā, ka viņš paliks neskarts un netraumēts, ja pat ja tu brauks lēnām, es kaut kā stipri apšaubu to variantu. Tāpēc man ir gadījumi, teiksim, maniem paziņām, kad ķenguru sitamais izglābi viņiem principā dzīvību. Jo, teiksim, ja tu noķer alni, tad tas viss lielais trieciens iet uz ķenguru, nevis uz mašīnu. Un tas tomēr ir savādāk, ka tev ir, teiksim, tāds ķengurs vai tev viņa nav. Jā, protams, tad jau arī mašīnai tur jau tomēr nāk. Tu sasiti, teiksim, tu mašīna ir beigta, ja, vai tu izglābi mašīnu ar to ķenguru. Ja, Un savā ziņā arī varbūt pats sevi izglābi kaut kādā situācijā. Lukturi, daudz teiks, apžilbina vēl kaut kas, ja, bet, ja tu esi rupi teikšu, ja tu esi idiots, ja, tad arī bez lukturiem tu citiem traucēsi un tu būsi nepatīkams. Šajā gadījumā, piemēram, lukturi, es nezinu, kā viņi var man traucēt. Viņi man tieši, teiksim, tā, drošības līmenis mans ir lielāks. Es braucu naktī, teiksim, es ieslēdzu šos lukturus, es redzu ļoti plaši un ļoti tālu. Ja man pretī nenāk mašīna vai piemēram, iet pretī cilvēks, es redzu, ka viņš iet pa ceļu. Es lukturs izslēdzu ārā. Man nav vēlmes viņu apžilbināt. Es viņam pabraucu garām, es ieslēdzu viņus atpakaļ iekšā. Bet tāpat laikā, ja es redzu, ka ceļmalā ganās, piemēram, stirnas vai kaut kur pa lauku skrien alnis, tad tā ir mana drošība. Es esmu ieraudzījis ātrāk un uz ceļa nav nekāds noslēpums, ka katru sekundi izšķir ļoti daudz ko. Un, ja tu to alni ieraugi 10 metrus sev deguna galā, vai tu viņu ieraugi, nezinu, tur 500 metrus pirms tevīm, ja? Tomēr tā ir starpība. Tu vari pieņemt lēmumu un izdarīt tā, ka tavu mašīnu paliek neskart, un tas alnis aiziet dzīves projām. Tāpēc, tā kaut kā, teiksim, tās kaut kādas saules sargi un vēl kaut kas, man bija diskusija Norvēģijā ar kontroli. Un, Norvēģiem arī nevar būt, jā? Jā, man bija jāplēš nost uzlīm rudais un jāņem nost tas kazirjoks, kas ir priekšā slotiņām. Jā, bet tāpat laikā alnu stūri bija jāliek virs oriģinālā. Tev viņa līdzi ir mašīna? Man viņa līdzi vienmēr brauc, jā. Un tur arī bija tā ir tāda diskutējama tēma, jo, teiksim, cilvēki ir dažādi. Vienam ir 1,90 m augums. Viņš sēž augstu, un ja tev ir, teiksim, ja tu sēdi augstu, jā, tad varbūt tiešām tev tas saulesargs traucē. Man ir 1,80 m, es sēžu zemu. Man patīk zemu sēdēt. Man viņš, piemēram, ja ir vasara vai kaut kur, viņš savā ziņā mazāk saules, mazāk uzkaršana, mazāk man netraucē tik ļoti, teiksim. Man tieši viņš palīdz. Slotiņām priekšā atkal, tas tāds vizuālais elements, un plus vēl arī kaut kādos mirkļos ziemā viņš palīdz, teiksim, tev, slotiņas tā neaizsit ciet, ja tur... jā, nemet virsū. Jā. Tā kā, tas ir tāds ļoti diskutējams jautājums. Un par Norvēģiju runājot, toreiz, es noņēmu nost uzlīmu, noņēmu nost to detaļu, un es izbraucu ārā no tā kontrolplača, un pēc 2 minūtēm man brauc Norvēģis ar visu to pašu virsū. Un es zinu, ka ir ļoti daudz norvēģi, kas brauc, un viņiem nekas nav. Viņi iebraucēji, tā kā paņem? Nē, viņi kontroli skatās uz viņu, tas ir norvēģis. Viņš piever acis kaut kur vēl kaut kas, jā. Man jāņem nost, tāpēc, ka es neesmu norvēģis, jā. Es nerunāju norvēģu valodā. Es varbūt nevaru ar viņu tur diskutēt, jā, tur tā. Viņi negrib, lai es arī ar viņiem diskutēju, bet tad mēs atkal nonākam pie tā, kur tad ir tā vienlīdzība. Ir kāds atgadījums? Tāds, nezinu, kas palicis atmiņā, vienalga tur labs vai slikts, bet kur kaut kas par šito mašīnu. Vai tur būvējot, vai nezinu, kāds cits kaut ko izdarījis, piegājis, tur kāps ar tupelēm salonā vai... kā jārājās ar cilvēku. Vienreiz bija gadījums, kad Tallinā gan arī izkāvos ar džeku, kas iekāpa tupelēs. Viņam stāvēja sieva blakus un bērns, un viņš principā sāk neadekvāti uzvesties. Es viņam tur stāvēja lencīte priekšā, un viņš pārkāpa tajā lencītei pāri. Tas pasākumā, jā? Jā, tas bija Tallinā šovā. Un es biju tikko nostājies, es biju tikko uzlicis to lencīti, es tur
kārtoju mašīnu, tur, apkārt kaut ko tur tīrīju. Un man pienāk džeki, viņi saka, tev tur viens tur iekāpis, tur, botās, bet tur vēl kaut kas. Un man vienmēr, man tas tāds dubult, tāds uzreiz tāds, kad, man taču lencīts stāvēja, ko tu tur lien iekšā, tas taču nav tavs. Un es atnācu, es saku, klausies vecais, es saku, būs ok, ja es pie teiem atnākšu gultā ar botām iekāpšu, bet tavā guļamistabā izsteigāšu, tur vēl kaut kas. Ko viņš tur sāk kaut ko sprēgāt, vēl kaut kas, un tur viss tā saruna aizgāja līdz tam, kad mēs tur ar viņu gan izkāvāmies. Ja tu esi idiots, tad es neko nevaru izdarīt. Tu gribi ar manīm kauties, tu vari mēģināt. Tā no pozitīviem gadījumiem bija gadījums, kad es iedevu draugam šo mašīnu. Šeit aizbraucu Somijā uz izstādi, un tur viens fotogrāfs, viņam viņa ļoti patika, viņš viņu nobildēja. Un pēc tam tieši Tallinā, tajā pasākumā, viņš pienāca pie manī, viņš saka, es zinu šo mašīnu, un man tev ir dāvana. Viņš man uztaisīja magnētiņu tādu, ko pie leduskapja ar manas mašīnas bildi. Tas bija tā patīkam, un bērni ir zīmējuši, un man dāvinājuši un nesuši, un ļoti daudz pozitīvas atsauksmes ir bijušas, un ir labas atmiņas. Tā, moška, mēs varētu paiet cauri, ne? Es varētu telefonu paņemt rokā, un tu varētu kaut pastāstīt. Par to salonu varbūt parādīt, ne? Jā. Šitais ir tas kabinets, un tad pastāst, ko tu te esi sadarījis, un kā tev vispār gāja tajā procesā. Viss tika izjaukts pilnībā. Te bija pliks metāls. Viss tika izlīmēts ar vibru, ar siltumizolāciju, skaņas izolāciju. Panelis. Varējām viņu pāršūt, bet šajā gadījumā mēs viņu pārkrāsojām. Viss ņēma ārā, jā? Visu, pilnībā visas pogas pārkrāsojām, gravējām simbolus un kaut kāds elementi ir no ādas, tur, nezinu, rokturīts, šitā uzlika. Tā pa sīkumiem. Stūri tā kā Kristaram tā kaula vai kā viņi sauc? Viņi ir vecā 3 spieķu skānijas stūri. Tikai šitā ir oriģinālā. No 69. gada. Skānijas. Kristaram ir replika. Holandē taisīt viņi nedaudz atšķirās, viņi nedaudz biezāk ir. Šitā ir oriģinālā stūra. Skānijas arī. Šitā ir oriģinālā tieši Skānijas stūra. Ar visu oriģinālo. Kas ir uz apskatu jāņem nost no tiek. Jā, ar oriģinālo to. Tas viss ir 69. gada ražojums, teiksim tā. Paga viņam multistūra. Nenāc jau tad vēl oriģināla mašīnai pašai. Viņai bija multistūra ar pogām, viss, bet pogas es pārvedu šeien, kuras man vajadzīgs bija. Teiksim, te ir pogas kruīzes un tādas lietas. Tā, un kas te tās ādas, jā, tur ir? Šitā ir gulta. Viņu var pacelt augšā. Te arī oriģinālā gulta, bet es izņēmu viņu ārā, uztaisīju dīvānus. Tur ir leduskapis apakšā. Viņa ir transformers, es viņu varu uztaisīt arī pa gultu. Man ir vēl viena detaļa, ko es te nolieku. Tad ir gulta augšā skapīši, jā? Skapī augšā ir mikroviņu krāsnes arī. Iekšā? Jā, te man ir pini, un vēl pini ir vēl zem sēdekļa. Kas tie ir pa piniem, no kā? Tas ir no dažādiem pasākumiem, no dažādām valstīm, no dažādiem ceļiem, no kaut kādi, teiksim, apzīmējumi. Šitā ir man čomam mašīna, šitā ir vienam arī, tur, teiksim, francūzim mašīna. Šitā ir man labam draugam holandietim mašīna. Šitā arī ir, teiksim tā, viņa izstādēs bija, un tad Parīzē bija, protams, arī nopirku, un šovs, Francijas šovs, tad tur valstis kaut kādas, pikantā tēma nedaudz, kā jau. Zin, kā ir teiciens, kad servisā ir jābūt obligāti kalendāram ar pusplikām meitenēm, tad, jā, ne, tas nav īsti servis. Arī, jā, tad, šitā nozīmīt, tā ir, viņa nav, teiksim, tik daudziem, tā ir, teiksim, miljonāru klubu nozīmīt. Tas ir ķūnētām mašīnām, kurām ir vairāk kā 1 miljons. Var arī, teiksim, aizsūtīt pieteikumu, viņi izskata, ja tā mašīna ir, teiksim, krūta. Bet es, man liekas, kaut kur TikTok arī viņiem nav kāds profils. Jo man liekas, es kaut kur redzēju. Varētu būt, jo viņi ir ļoti populāri holandieši. Veikals, kas, teiksim,
tirgo visādas tur smago lietas. Un Kristaram Stūri ir no viņiem. Tā kā tas tāds arī, jā. Tā, jā, to salonu tu pārsvarā visu pats darīji, jā? Jā. Ar Oļegu, kas ar aizkariņiem? Šitos tev sieva arī palīdzēja? Šitos Oļegs šo. Oļegs? Šitos Oļegs šo. Sieva tagad nešai aizkaris. Viņa uzšū tikai viens tai mašīnai. Paldies, Edgar, ka piekrīt sarunai. Bija rītīgi forši papļāpāt. Te tev neliela dāvaniņa no manīm. Varēs kaut ko uzpucēt. Paldies. Nu, tad jau ierakst komentārā, bija interesanti vai nebija. Cerams, noskatījies līdz galam. Braucam pie Edgara uz Goldenberg Kastjams, ķūnēt fūrs un tiekamies jau citās sērijās. Davai, čau visiem! Kāpēc ir vieglāk klusēt nekā lietas kārtīgi? Kāpēc es sevi pārbaudu ar scēnu liek? Lūdzu, liec man svēt mieru, jā. Es atstāju nezāli saukt. Es atstāju cilvēkus, lai sajust augstu. Es pārstāju tevi saukt par savu draugu. Jo pietiek ar nezālēm, kas manā dārzā aug. Es vēlētos kaut reiz visu to, ko redz, es atklāt. Neskaitāms ielas, par kurām jādomā. Neskaitāms ielas, par kurām jādomā. Kad